Esiet sveicināti pirmajā Magnum veterinārijas podkāstu raidījumā. Šodien kopā ar nozares pārstāvjiem un saimniecību vadītājiem mēģināsim rast atbildes uz jautājumiem, kā klājas Latvijas piena ražotājiem un ar kādām problēmām sanāk saskarties ikdienā. Magnum veterinārijas mērķis ir palīdzēt saimniekot gudrāk, veselīgāk un ar skatu nākotnē. Un tieši tāpēc mēs esam izveidojuši šo podkāstu un ceram uz vēl vairākiem podkāstiem nākotnē. Mēs esam šodien uzaicinājuši uz studiju saimniecības pampāļu lopkopības vadītāju Tomu Martinsonu vadīt diskusijas kopā ar mūsu viesiem. Novēlam klausīties, mācīties un dalīties, jo spēcīga lopkopība sākas ar zināšanām. Došu vārdu Tomam. Paldies Annai no Magnum par ievadu. Pie mums šodien podkāstā par un ap pienu šodien ir ieradušies Uldis Krievārs, pilslēja īpašnieks, kā arī Saldus Druva vadītājs Edgars Matuls. Prieks jūs redzēt šodien šajā podkāstā, kas ir pirmā epizode, kurā mēs iezīmēsim arī kopējo situāciju Latvijā. Un ar ko mēs sāksim? Mēs sāksim ar to, kad nesen iznāca pirmais, var teikt, iepriekšējā gada tops, kur divas lietas bija izdalīts. Bija ražīgākie ganāmpulki un arī lielākie ganāmpulki. Varbūt tās tendences mums pagaidām ir tā, ka kas mums ir lielie, tie mums ir lieli, kas bija pa vidu kļūst lielāki, kas ir spēcīgāki. Un tas pirmais jautājums attiecībā uz to topu ir, kāpēc jums liekas, kad lielās saimniecības paliek lielākas, bet ģimeņu saimniecības savā ziņā viņas straglo, viņas ir tā kā ieķērušās, viņām ir kaut kādi ierobežojumi par to, kāpēc viņas neattīstās, kāpēc tā varētu būt, varbūt Uldi, kāds ir tavs viedoklis? Es domāju, ka jā, arī par to diezgan bieži domāju, kāpēc tā ir, un man ir žēl redzēt, ka Latvijā piena nozare, es ir kaut kur jau čatā iemet, kad viņi diemžēl strauji samazinās. Mēs reāli samazināmies, un man saka, nē, tā jau nav, ka mums ir piena apjoms ir pat nedaudz pieaudzis, ja, bet ja mēs skatāmies, ka goju skaits ir samazinājies 10 gadu laikā par kādiem 25%, tad tas ir, varbūt neteikšu krahs, ja, bet mums ir dramatiski lejupējie, vai ne, un teiksim, ja kādam teikt, ka, piemēram, salīdzināt ar augkopību un teikt, ka mums tur kopējā graudu roža nav mainījusies, pat bišķi pieaugusi, bet, teiksim, platības samazinājās par 25%, tas izraisītu noteikti šoka viļņus, vai ne? Un es domāju, ka tas piens ir, diemžēl, ir tāds samazināšana notikusi, tāpēc, kad ir pagātnē tur bijuši dažādi šie notikumi, dažādas pieredzes, bet viens no tiem lielākajiem, man liekas, ka tāda izveidojusies situācija, kur zemnieki piena domā, ka ir slikti un būs slikti. Tur bija 9. gads, bija 14. 16. gads. Un tas ir kļūst par tādu, kā angliski saka, self-fulfilling prophecy, vai ne, ka tu pats piepildās, tu tā runā, un tas notiek, un, piemēram, kad es aizbraucu kaut kādā tur septembrī uz piemēram, tur dažiem lieliem traktoru tehnikas servisiem, un kaut ko man saka, mēs jau tur esam beiguši, mums savu sezonu beigusies, un tagad darbs ir īsais, un sestdien neesam, un jau piekdien arī jau tikos beidzām darbu. Es saku, paklau, man sezona tūlīt tikai sāksies, vai ne, pats nozīmīgākais posms, piemēram, kukurūzas vākšana, ja. Tāpēc, ka mēs neesam tik liels īpatsvars, mēs nerunājam presē, mēs neesam redzami, ir, teiksim, salīdzinoši ar augkopību ir daudz lielāka, aktīvāka, un arī tur tie ir miljoni vairāk, un līdz ar to visi, arī nozare, līdz ar to visi tā kā runā, ka mēs esam mazāk, līdz ar to tā nozare kaut kādā veidā paši sevis iestāstījuši, ka nav labi un nav viegli, un nav attīstījusies, un vēl kas ir arī, es arī kolēģiem redzu daudz iet uz dažādām modernizācijām, bet viņi tur liek robotus un ko vēl, bet tieši paplašināt saimniecību izvēlās nepaplašināt, pat tad, ja, manuprāt, varētu. Tikai tāpēc, ka ir bažas, kas te būs rīt un kas vēl. Kad tās iepriekšējās krīzes ir atstājušas diezgan lielu psiholoģisko ietekmi. Šobrīd mēs redzam graudos, un tas kaut kas cits būs, ja, bet tagad 3 slikti gadi bijuši, un arī šogad neizskatās pārāk cerīgi. Ja. Un tad kas tas tāds? Agrāk bija tā apmēram, ka viena daļa teica, ko jūs tur mokaties ar tiem lopiem, tad beidz mocīties, ej uz graudiem. Ja. Šobrīd varbūt tas ir mainījies, un tā kā likās, ka tas normālais ir, ka graudiem iet viegli un pienam iet smagi, šobrīd ir tā kā otrādāk, ja, bet tie paplašināšanās plāni, man liekas, šīs te vēsturisko dažādu šo grūto periodu dēļ ir mazāki, un pēc tām iepriekšējām krīzēm daudzi tos muskuļus audzē, bet viņi varbūt nopērk zemi, viņi varbūt tur izmaksā kredītus un ko tur vēl, bet paplašināšanos tādu drosmīgi, kā pirms gadiem tur 10, 5 un 15 taisīja, es neredzu.
Bet tas nevarētu būt arī ar tādu latviešu mentalitāti arī saistīts. Jo tas, kad mums fundamentāli trūks kapitālisms, jebkurā ziņā, piemēram, rezultātu sasniegšana, izmaksu kontrolēšana un izdarīt to visu efektīvi. Un tad iet par to jautājumu, mēs tā kā dzenam visu laiku, ir krīze, mēs tā kā mēģinam izdzīvot krīzi, tad mēs pēc tam ir viens labs gads, tad mēs bišķi uzelpojam, tad atkal ir krīze, un tad, līdz ar to tad stagnē. Arī kaut kāda daļa to saimniecību diezgan stagnē, un tad iet runa par to, kur ir tā pamata atslēga, piemēram, kāpēc tas, piemēram, salīdzināsim, nezinu, varbūt mēs nevaram salīdzināt, piemēram, ar Ameriku, bet tomēr tur tas finansējums no ārpuses un tā likviditāte, viņi nāk iekšā lielāk, un ja tu ja tev ir tas rezultāts, tu vari uzspiest vairāk, bet mums ir tas, kad tie cilvēki baidās, vai arī bieži vien izdara kaut kādas, piemēram, neracionāls lēmums, kāda tev jēga uzcelt fermu pa 1 miljonu ar vienu robotu un slaukt 50 govs. Tā ir mūsdienu realitāte, un tas notiek Latvijā. Ir, bet vai klausies, vai ideoloģiski nav tā, ka tā mūsu Eiropas politika veidojās jau uz lieliem. Mēs tā kā pirmo uzrāvienu uztaisījām uz maziem zemniekiem, attīstījās, tad atnāca krīze, tie nobijās, atmetās, un tad tālāk tā Eiropas politika aizgāja uz tiem lieliem, jo tie tā kā saturēja to visu padarīšanu un gāja uz augšu. Bet tu nevari uz Eiropas politiku tendēties. Jā, bet skaties, tie mazie jau sabijās, saprata, ir labi, es slaucu savus 10 govis, tur vesels rajons, loģistikai forši, atbrauku, tur savāk 10 mājas, tur pa 10 govīm, maigi fēni. Atnāca projekti, realizējamies, atnāca krīze, tauki uzkrāta nebija. Ko daram? Sūdīgi, jātirgo ārā. Kāds bankrotēja, kādam slikti gāja, un tad tajā visā jau, un pēc tam viss nobijās. Tagad skaties, pabrauc pa tiem ciematiņiem, kur kādreiz 5. gadā, 10. gadā, kur vienkārši ganības govis, tur tukši, tur nav cilvēki. Un saprot, tie bērni, kas aug, kas tagad tajā, viņi jau redz to, ka viņi taču tur neies. Viņš tur nelauzīs muguru pa velti. Vai to vēl jāpiemaksā? Tev jāiet uz darbu, lai tu nopelnītu un atmaksātu kaut kādu bankai kredītu vai kaut ko tādu. Saprot, vai tā politika bija pareizi tendēta un vai mēs pareizi izglītojam tos cilvēkus, kā tu pareizi strādāt. Kāds tad ir tas vidējais mazais zemnieks, cik daudz zina, kurš zina par to visu? Tur ir tā atslēga, kāpēc, piemēram, vienam sanāk, ir neskaitāms. Labi, neskaitām, cik mums tā piena lokopība ir liela Latvijā, bet tāpat 90. gados sāk ar 2-5 govīm, tagad viņam ir 500 līdz 1000 govis, un tad ir tāds, kurš ir iestrēdzis tajās 50. Un tad ir tas jautājums par to, kur ir tā problēma, tā veiksmes atslēga un kaut kāda piena lokopības, fundamentāla attīstība, jo loģiski, ka mums ir kaut kādas, latviešiem ir kaut kādas, piemēram, savas īpatnības, kā mēs darām lietas, un vai tas arī kaut kādā momentā nav tas, es to, piemēram, to saucu par kapitālismu trūkumu. Ja mēs vienmēr esam savu kaut kādu, es nesaku visi, bet liela daļa ir vienkārši atbalsts maksājumu, fokusējamies, bišķi pakrājam kaut kādas parādiņas, ienāk atbalsts maksājumu, nomaksājumu, tādā visu laiku ritenī, tādā griežās, un tāda ir diezgan, liela daļa, un tad iet runa par to, kur ir tā atslēga par to saimniekošanu savā saimniecībā, par to, ka es esmu spējīgs attīstīties, man viss ir ok, ir krīze, bet, es zinu jau, man ir kaut kādi, jau apmēram es daru šito, es bišķi kaut kādas izmaksas vai ko bišķiņi ierobežoju, un es zinu, kad es tikšu tam visam cauri, vai tās ir papildus nozars, kā citiem ir daudz nozaru uzņēmumu, citiem ir tikai piena lokopība, tad loģiski tas ir bišķiņi savādāk veidots biznes, bet es vairāk par to kapitālismu trūkumu, jo man patīk tā pieeja, piemēram, ja tas ir biznes, tad biznesam jāpieiet, necerot uz dāvanām no Eiropas vai no kurienes. Tev ir jāspēj nodrošināt ar savu pamatdarbību bez atbalsta maksājuma, tev jābūt pelnošam. Vai tas ir, piemēram, Eiropā iespējams ar kaut kādu mūsu likumdošanu, tas jau ir cits tās. Bet kopumā, ar pamatdarbību tev būtu jānodrošina tie vismaz sliktākajā gadījumā 0 vai labi normālā gadā tie 8-12% peļņi, un tad iet runa, bet daudz to nevar. Uldi, tev noteikti ir gara pieredze šajā visā. Jā, es par to, ka vai mēs tur latvieši atšķirīgi un tas ir... Daudziem, ja skatās kaut kādām, it sevišķi, tā kā
valstīm, kur mainījušās sistēmas un kaut kas tā kā attīstības valsts, kā mēs bijām pirms 20, 30 gadiem, vai ne? Šobrīd es domāju, ka neesam. Mēs esam tomēr kaut ko sasnieguši diezgan daudz. Tad parasti stāsta, jā, nu, jūs nesaprotiet, visiem konsultanti atbrauc no kāda ārzemju, teiksim, tāda starptautiska, saka, jo tālāka valsts, jo jaunāka un kaut kāda tāda, tā kā, tad viņi parasti saka, jūs nesaprotiet, pie mums visi tie likumi nestrādā, mums ir savādāk, mums ir unikāla situācija, unikāla cilvēka, unikāla vēsture, un tā kā nekas nestrādā. Es domāju, ka mēs neesam tik unikāli, mums, es domāju, tas vāciskie 700 gan ir iedevuši tur tādu darbu šo kultūru un vērtības, un tas ir lielā mērā vēl saglabājies. Tad nākušie komunistu laiki, vai ne, kad tika iznīcināti drosmīgākie un tie, kas bija gatavi iet un gan ar iniciatīvu vai nu aizbrauca viņi uz rietumiem, kur man bija tā laime viņus satikt, vai ne, daudzas no viņiem un redzēt to Latvijas intelektu, Latvijas to ziedu, vai ne, gan vai viņus aizsūtīja uz Sibīriju un iznīcināja, ja? Un teiksim, tas mums noņēma nost Latviju, iespējams, kad vairāk ciet nekā pārējās divas Baltijas valstis, ja? Šādā ziņā ar to intelektu zaudēto. Un tas mums noņēma nost ļoti daudz, un, nu, teiksim, tie drosmīgākie tās spriedzes tika aplaustas. Ja? Bet, ja pasmies pienā, tad, piemēram, es redzu, ka jau no pirms 30 gadiem ir jau kā Igaunija bija viena versija, tur pamatos gan palika tie, kā saucamie kolhozi, kas privatizējās, un tad palika šie te, nezinu, tur 900 vai cik tur saimniecības bija pirms gadiem 20 jau, vai ne? Lielās un mazo praktiski nebija. Nu, ir, bet nu minimāli, ja. Un Lietuva savukārt, un Igaunija bija tā, kas palaida brīvo tirgu, kas mirstam jāmirst, visi tur nomira un tā, un tad atceros, pirms gadiem 20 pasen apakaļ bija saruna ministrijā, jā, nu, ka tie tur traki, viņi tur, nu, tā kā pa traku. Un tad lietuvieši savukārt gāja pilnīgi otrā virzienā. Tie teica, visiem ir jāizdzīvo, visi jāglāba, un arī glāba visus, un tad viņiem palika tur 1, 3, 5 goju saimniecības ļoti, ļoti daudz, ja. Un es pie sevis domāju, nu, kā tad būs kaut kādā brīdī tirgus to saliks pats pa sevi, saliks kopā, tikai kā tas izveidosies, un tad Igaunija, ja skatāmies šodien vēlāk, 20, 30 gadus, tad Igaunijā šīs saimniecības lielās arī palika, bet tur tā attīstība, nu, viņas palikušas stiprākas, bet, nu, tāda baigā konsolidācija arī nav notikusi milzīgi, jo viņas jau pirms tam bija vidēji lielas. Un Lietuvā savukārt ir lielākā konsolidācija, tur šīs mazās bija, un tagad mēs redzam, ka Lietuvā tika, kā mēs runājām, ir uzbliest augšā 5000 goju fermu, un cik es zinu, plāns ir 10 līdz 15,000, ja, kur viņi radās, tur apakšā noteikti bija šie 1000 mazo. Var cikot, glābjot ar dažādiem sociālās aizsardzības projektiem, vispār jau glābjot tās mazās, pavisam mazās mikrosaimniecības, šodien pat sakot, jā, pirms 20-30 gadiem, kaut kādu brīdi saglāba, un viņas tur bija, protams, nebija, varbūt nevarēja konkurēt, un tad viņas aizgāja masveidā, vidējās nebija izveidojušās, kā mums šīs saimniecības, ko mēs redzam šī te, kur vēlāk runāsim top augstgalā, tur, nezinu, kādreiz bija 50-100 goši, šobrīd tur vairāk 100 un tā tālāk. Tās bija maz, un tad nāca iekšā vienkārši lielais viens tirgotājs, kurš bija nopelnījis lielu naudu, uzbūvēja tur visu viņu vietā vienu monstruozu saimniecību. Nu, mēs esam kaut kur pa vidu. Es domāju, ka mēs esam, Latvija ir gan pa vidu nebija tā agresīvā brīvā kapitālisma forma, gan nebija šī te pārspīlētā sociālisma, tāda piesekšana, ja. Bet ir vēl viena lieta, ko es pateicu, es atceros arī pats esmu Preļos bijis un tā tālāk, un cilvēks saka, jā, man tur 20, 30 gos, pirms dažiem gadiem bija, vai ne? Bet bērnus mēs pabrojām, skolā palaidām, prom neaizbraucām, ja? Un tas varbūt ir, es redzu to kā lielāko vērtību. Līdz ar to es nelietu sev nekaisīt pelnus uz galvas par to, ka mēs bailīgi vai neesam attīstījuši. Jā, protams, gribētos, ka mēs katrs attīstītos, būtu konkurētspējīgāk, jo mums galu galā tā dzīves kvalitāte ir un mūsu drošība vispārējais, ja mēs nebūsim konkurētspējīgi, mēs nevarēsim samaksāt konkurētspējīgas algas un uzņēmumi nebūs konkurētspējīgi, tad mēs kā valsts būsim vājāki, mums jābūt absolūti, mums ir jāskrien, bet gribu teikt, jāmēģina būt konkurētspējīgiem un efektīgiem, kas arī notiek, gribētos ātrāk. Ja skatās kopā, mums ir kaut 8800 izslaukums vidējais, tas ir diezgan jau solīdi uz Eiropu. Mēs to pārējo Eiropu neesam varbūt gluži noķēruši, bet esam diezgan tuvu. Okay, es to bišķi pārtraukšu, bet kur bija tie iemesli, piemēram, es skatos topā, piemēram, tev pēc pēdējā topa, tev ir 3. lielākā saimniecība. Kas tev bija tie atslēga punktu posmi? Piemēram, noteikti, vai tā bija pamazām, gan jaunu novietņu celšana, pamazām dzīvnieku atražošana, paša atražošana vai intensīva ganāmpulku palielināšana, kur bija tie atslēgas posmi, jo tev ir ļoti ražīgs un arī viens no lielākajiem Latvijas ganāmpulkiem. Kas, piemēram, bija tavā pieredzē kaut kāds tie atslēgas posmi, ko tu varēji izdarīt, varbūt ko cits nevarēja izdarīt? Man varbūt bija tā veiksme vai laime bija par to, ka man sanāca, ka es 90 gados studēju
Amerikā tur bija doma, ka es aizbraukšu, iegūšu izglītību lauksaimniecībā, varēšu vecbērnu tehnikumā mācīt, un kamēr es tur izstudēju, vecbērnu tehnikums jau tā kā vairs tur tādā formā nepastāvēja. Bet es studējot tur tieši lauksaimniecības ekonomiku, savā tur tajā bija tur maģistratūrā jātais pētījums, no pētījumiem par tehnoloģiju ietekmi uz ganāmpulku izmēru un konkurētspēju. Toreiz gan bija par somatrofīnu, ko amerikāņi tur špricēja iekšā, ko Eiropā neatļāva, tāds hormons. Augšanas hormons, somatropīns ir augšanas hormons. Jā, bet viņš pēc būtības govī vienkārši lika vairāk ražot pienu, un es tur neko briesmīgi atklāt sakot tajā neredzēju, jo tas cilvēks to hormonu nedzēra. Bet fakts kā tāds, ka viņa ietekme bija pēc būtības, viņa bija vienkārši efektīgāka tehnoloģija. Ja? Aizgāja, neaizgāja, bet tā projekta ietveros, ko es taisīju, es pabraukāju tās fermas, atceros, kā šodien atbraucu vienu fermu, 94. gads, 70 govis, 2 vīri melnām mutēm noņēmušies, piesietā turēšana, un viņi saka, kā jums tur, kas tur plāns, un viņš saka, kā nekas nav, meita beidza koledžu vai ne, turpat, kur tu, viņi saka, atnāca atpakaļ, gribēja palīdzēt, mēs viņu aizdzinu prom. Kāpēc? Tāpēc, ka es viņai teicu, ej prom pasaulē, jo paplašināties mēs nevaram, apkārt mājas apaugušas, vai ne, ar 70 govīs mums 2 te nepietiek, ko darīt, vai ne, un ienākumu, tu vienkārši nekad nevarēsi nopelnīt normālu algu, ej pasaulē, ja. Un tad viņa stāsts bija tāds, ka viņam 7 govs ir, zem ir, ja viņi pārdod to zemi, viņi toreiz varēja kāds 5 miljonus dabūt. Viņi saka, ko mēs darīsim, mums nav ko darīt, mēs gribam būt fermeri, mēs citu neko nemākam un negribam. Un bija tāda dilema, vai ne? Viņiem nebija dilema, ka viņiem nav naudas, bet ka viņi nevarēja, ar esošo izmēru nevarēja vairs konkurēt. Un tas man, toreiz 70 govs, tā kā Latvijas formātā, es ko tūdi tur, kas baigais izmērs, vai ne? Un tas bija, līdz ar to man bija, un es redzēju arī tos fermu skaitus, kādi viņi bija. Es arī Connecticutas universitātē, kas strādādams kā students aizgāju tur kaut kādā pagrabos, paskatījos, ka tur bija vēl nesen bijis putnkopības departaments un cūkopības departaments, ja, kuri vispār nolikvidēti. Kāpēc? Tāpēc, ka šīs putnkopības nozare pārcēlās dienvidiem, jau mērogs aizgāja. Pat sakot, putnkopība un cūkopība tajā laikā jau toreiz ļoti strauji sakoncentrējās, ka tur 5, 6, 10 uzņēmumi pa visu Ameriku miljardiem jau bija toreiz. Un piens bija pēdējais, kurš vēl bija ģimenes šīs te fermas, un kur tā konsolidācija notika lēnāk, tāpēc, ka ir dzīves laikā jāuzkrāj šīs zināšanas, ļoti specifiska informācijas, specifiska menedžments. Piens un gaļa varbūt bija pēdējie, kur šīs te ģimenes saimniecības vēl varēja konkurēt, un tāpēc šī te koncentrācija notika lēnāk. Bet redzot to visu, kā tas notika, teiksim, Amerikā, man atbraucis uz Latviju 2001. gadā, man tēvs aizgāja un palika 15 govis, vai ne? Man bija skaidrs, kas notiks. Man bija skaidrs, ka tas, kas tur notiks šeit. Jautājums tikai bija, cik ātri un kādā formā. Ja? Un tāpēc arī man nebija ne mazāko šaubu, lai man nebūtu situācija kaut kādā brīdī, kad tur jāsaka, šajā fermā ir viena tikai vieta darbiniekam un nav vairāk ko strādāt. Ja? Tas skaidrs, ka mums jārauj augšā izmērs. Bet varbūt iezīmē vienkārši, jo bieži vien ir tās ekspektācijas, jo arī saimnieki ierobežo sevi kaut kādā. Arī no bailēm izriet kaut kāda secinājuma, tad kas ir vispār iespējams, piemēram, kāda tava attīstība. 97. gads, 70 govs, kas ir nākošais, 2005. 200, 2010. 500, 2025. 1000. Amerikā bija tāds vispārējais uzskats, ko tur atskaņoja, kad, ja zemnieks ir piena ražotājs grib uzturēt savu dzīves kvalitāti nemainīgi, tad viņam vajadzētu reiz 20 gados dubultot ganāmpulku. Bet tas bija pirms gadiem 20, 25. Šobrīd es esmu pārliecināts, ka tas skaitlis ir mazāks. Ja tu gribi saglabāt līdzvērtīgu dzīves kvalitāti, tad visticamāk ir jādabulto ātrāk nekā 20 gados. Jo, kas ir vainīgs tikai viena lieta, ka tehnoloģijas, diemžēl tās tehnoloģijas attīstās tik ātri, ja, zirgiem vairs neko nevar izdarīt, un tehnoloģijām ir tas mēroga efekts, un tāpēc tās pašizmaksas iet uz leju. Ja kādreiz mēs domājam, ka piena pašizmaksas tur krīt strauji no 10 govīm uz 50 uz 100 un apstājas varbūt pie 500 vai 1000. Tad šobrīd tā līkuma turpināt uz leju. Maksā, mēs vēl tiksim kāds ir apmēram, kāda ir tā realitāte salīdzinājumā ar lielo fermu pašizmaksu pienu un mazo fermu pašizmaksu. Ir labi piemēri, kāds ir Amerikā, bet vai tavā tajā pieredzē un stāstā tas bija arī tā arī izdevās apmēram, ik pa 5 gadiem dubultoties? Kāda ir tā tava pieredze? Man bija situācija, ka man bija 15 govs, bija piemājas saimniecībā, tur katra savā būdiņā dzīvoja, vai ne? Man kāds tēvs kādreiz prasīja, vai es nākušu saimniekot, es teicu, ka nē. Pēkšņi vienā dienā viņi vairs nebija, es atbraucu atpakaļ uz Latviju, un tad bija tā izvēle, vai palikt 15 govi vai ne. Un tad
Tur bija vecbros, bija tehnikuma vecā ferma, kas bija uz izsoli. Nu, tur nebija kas zemnieko un tur vecais komplekss, ka padomju laiku, un tad tur mēs ar 70 govis izpirkām un tad pamazām tur gājām. Un līdz ar to tad tajā kompleksā mēs tur izplatāmies līdz kaut kādām 300, un pēc tam bija jābūvē nākošais. Mēs uzblēzām augšā pirmo divreiz, piesietās pārgājām uz 2x8 paralēlo zāli, un zinot jau, ka tā ir kaut kāds pagaidu variants, vai ne, un tad eventuāli pēc tam uz to nākošais lēciens bija karusels. Un šie lēcieni, tie riski, protams, ir tas grūtākais, ir šie lielie lēcieni, kur tev liek investēt uz priekšu, un tā atdeve kaut kad sako, un ja tev sakrīt lēciens ar cenu krīzi, kā mums bija 14. gadā, vai ne, nu tad tu priecājies, ka tu izdzīvoji. Un tev, Edgar, piemēram, kas ir tev tie ierobežošie faktori? Labi, tev bišķiņi savādākā pastāvnies nekā Uldis, bet... Ierobežojumi jau globāli jau nav. Pēc manas jau ideoloģijas ir tas, ka mēs nestrādātu ar tādu, ja kapacitāte mums ir zemāka par kapacitāti. Ja tev ir kapacitāte, teiksim, 540, un tu slauc 300, un tad tu strādā neefektīvi pareizi. Ne? Tā kā man tā ideoloģija ir strādāt ar augstu kapacitāti. Ne? Tā kā soli pa solim no 300 mēs tagad 5 gadu laikā esam uzgājuši uz 50 slaucamām govīm. Tātad šobrīd kapacitāti esam izpildījuši. Šī gada plāns vai varēsim strādāt ar augstāku kapacitāti, kā Ok, labi, bet atgriežamies pie, pastamies, kas mums ir top augšgalā. Tie ir ziedi JP, aiztrautnieki, dobeli un tērveti, visi zina, piemēram, mēs pieminējam arī lietuviešu mega monstru 5000 plus, netik tālā nākotnē. Kas tērvetē ir traucējis? Kā jums liekas? Kas ir tērvetēji, bet ar tām visām iespējām, kas viņš ir, kas viņiem ir traucējis, jo tas dzīvnieku skaits viņiem ir vietas priekš 2400, mēs redzam, ir 1800. Tas tāds varbūt ir šīs, jo mēs iebraucam tādās varbūt sensitīvākās tēmās. Labi, mēs varam tur neizpēt. Es teikšu, es pateikšu, jā, tas, kas ir, vēl par tiem, es atbildu šo jautājumu, ir par to, kas ir traucējis, un te mēs automātiski pieņem, ka jo lielāks, jo labāk un zemāk pašizmaksa. Tajā es salīju to pētījumu veids par tiem Amerikas fermām, un tas secinājums bija tāds, ka pieaugot šīm tehnoloģijām nākot iekšā, notiek, kas lielajām saimniecībām pašizmaksas ir zemāka un mazajām ir augstāka, jā, bet svarīgi menedžments ir. Un līdz ar to mazajām saimniecībām situācija ir grūta, izdzīvot varbūt tikai pašas labākās, vidējām dzīvot, teiksim tā, lielajām dzīvo lielākā daļa, bet pēc būtības ietekmē divi faktori. Viens ir izmērs, bet tas nav vienīgais. Saimniecības vidējās ar labu menedžmentu darbojas daudz efektīvāk nekā lielās. Iespējams, ka runā par to konkrētu piemēru, varbūt iespējams, ka tur kaut kas ar plānošanu, labi, ar fermas dizainu varēja būt. Tas ir cilvēku vai infrastruktūra domā pamatā? Es domāju, ka, teiksim tā, iespējams, ja tur būtu fermas plānošanā piesaistīti tie, kas tur ikdienā arī strādā, varbūt vairāk, un, teiksim tā, tur dažas lietas varbūt, kas ir struktūrāli fermas plānojumā, cik es saprotu, ir šādas tādas dažas kļūdas, kas atstāja diezgan lielu ietekmi uz brāķēšanu un tādām lietām, kur tur vetārsts vai nevar atrisināt tās lietas, kas bija jārisina projektētājiem. Tā nav tā, klausies, kad lielie uzņēmumi strādā līdz tai komforta zonai, ka tu jūties labi un ērti. Tev nav, tad nāk, lopi ir, viss notiekās. Bet, lai tu strādātu tā kā efektīvāk, tad absolūti visam ir jāiziet ārpus no kontrolas, no tā ērtā krēsla jāizkāp un bišķi jāiespringst. Jo strādāt viegli, tu vari sēdēt, iet, tev ko slauksies, nauda nāks, bet, lai tu strādātu efektīvāk, tad tās visas laktiņas jāpaceļ. Tev zālāja, kvalitāte, slaukšana, menedžments, viss jāpaceļās. Un tad tiem visiem, kas tā iespringuši un šobrīd atslābuši, liekas, labi sasniedzām, ir labi, tagad ir miers, vai ne? Tur mēs varam atgriezties pie tā, varbūt jāizkāp no komforta, vai ne? Kultūras. Nē, iet jau runa par to, ka ja mēs runājam par Ameriku, ja tu runā jau par 100-120 govīm uz vienu darbinieku, un tad pareiķinam, kas ir, kur mēs esam fonu, tur, kā Uldis minēja, infrastruktūra, visu pielāgošanu, vispārējais, vai to vispār ar kaut kādu cilvēku resursu var izdarīt, jo viņiem ir skaidrs, viņiem viens modelis, kas strādā, copy-paste bieži vien ir. Bet iet runa par to, ka vai viss nesāks no cilvēka un no tā veida, kā ir pieņemts tās lietas darīt, jo es tiešām esmu pārliecībā pilnā, ka tas viens vadītājs, kurš ir ļoti spēcīgs zinošs, viņš to kuģi var iegriezt pavisam savādāk, ka tas tiešām tas uzņēmums 2 gados var būt ar 2 mazāku nodarbināto skaitu un ar lielāku izlaukumu. Skaties, ja tu liec pretī Ameriku vai
latvietis, varbūt amerikānis. Latvijas ir gatavs sēties amerikāņi. 7 dienas iet uz darbu. Viss čiliņā tur skaisti, vai ne? Brīvdiena tur tā baigi nav, baigi nesenam, strādājam daudz. Vai tas Eiropietis, vai ne, ka šobrīd arī tas koeficients ir, ko rēķina, kad tev ir maz darba dienu skaits. Vai tas Eiropietis un tas Latvietis ir gatavs tagad strādāt Jā, es vairāk? par šo pilnīgi Bet tas iet runa, vai mēs neesam kaut kādā veidā izlaist. Tā iekšējā konkurence viņiem, to es īsumā, ko esmu pamanījis pēdējā laikā, mums iekšējā konkurence ir tik vāja, ka reāli var izlaist. Es varu būt plus mīnus saprātīgs cilvēks, tevi paņems, tu izdarīsi to darbu, bet tev nebūs tāds vienmēr spiediens savā ziņā uz tevis, lai būtu tas rezultāts. Tas ir tas lauku teiksim, fenomens, ka te ir maz darba ņēmēji, maz darba devēji, vai ne? Un tad ir vai nu viens karalis vai otrs, vai ne? Tas tur tāds ir, vai ne? Bet es domāju, ka attiecībā uz to konkurētspēju un tā tālāk, ja mums saka, cik jums darbinieki ir, vai ne? Un tas man uzreiz liek teikt, ka tur jāliek bišķīt skaidrojums klāt, jo tieši tā ir, ja mēs esam bijis, netunāk par Ameriku, arī Anglijā, tu aizbrauc uz Anglijā uz 500 goju fermā, mēs braukājuši padaudz esam. Tad tur ir saimnieks, kurš tur ir neizgulējies un 80 stundas dienā strādā, un tad tur 4 Slovāki tur fermas galā kā strāzda dzīvo kaut ko tur augšā kaut kādā tur burīšos, ja? Skaidrs, ka viņi ir atbraukuši, viņi ir, vienalga Slovāki vai kas tur būtu, vai poļi vai latvieši, ja? Viņi tur atbraukuši, viņi tur ir izdzīvošanas režīmā, viņi iet un bliež entās stundas, un tad viņi brauc mājā. Un tad iznāk, kur viens saimnieks tiek galā bez brīvdienām, kurš vispār neatcerās, kad viņš būtu bijis kaut kur pilsētā ar aizbrauc pirms 2 gadiem varbūt, ja? Un tad kur tur 6, un tad pie mums varbūt ir 16 uz attiecīgo izmēru vai 20, ja? Kur ir, pirmkārt, tur ir NTS speciālisti, kas ir in-house, mums vienkārši nav to servisu, ja? Bet arī tas, ko es pats esmu redzējis arī mums, ka mums ir sevišķi kaut kādiem tur ģimenes, bērni, gadi un tālāk, mums ir ļoti daudz cilvēku, kas strādā nevis 70 stundas, bet 20-30 nedēļā. Viņi kaut ko kombinē, vēl kaut ko, un viss ir labi. Bet, ja tu tā kā strikti paskaties tajā sarakstā, viņš ir baigi garais, ja? Un ja tu līdz ar to viens no objektīvi būtu, ja mēs paši sev mēģinām tā kā salīdzināt to konkurētspēju, manuprāt, būtu tomēr tās cilvēku stundas jāskaita, vai ne kaut kādā konkrētā pozīcijā. Piemēram, cilvēku stundas lopkopībā, kas nozīmē tie, kas tur neatmais pa kūti, vai neskaitīt traktorus, visu, jo savādāk mēs pretējā gadījumā mums skaits viennozīmīgi daudz lielāks, ja? Bet tas nenozīmē, ka tas neatspoguļo efektivitāti. Es visu saprotu, Amerika, Spāņi, viņiem gribās dzīvot, visi ģimene ļoti strādīga tauta, viņiem ir noteikumi un reāli ir efektivitāte. Bet noteikti, kad jūs arī varat piekrist, ir manā pieredze, ir cilvēki, kas var izdarīt 3 cilvēku darbu. Viņš pats pamana, pats izdara, aiziet, un viņa tās kustības vispārējais, un tad iet runa, vai mēs tikai pēc stundas skatāmies, vai pēc padarītā darba, un tas ir, vai tas darbinieks definē, cik ilgā laikā to var izdarīt, vai nezinu, fermas īpašnieks vai vadītājs. Un tad iet runa par to. Ir darbi, kur ir tiešām un būtu jāatspoguļo, protams, samaksā. Viņi parasti arī atspoguļo kaut kādā mērā, varbūt nepietiek, varbūt atspoguļo to darba veikumu. Ja? Bet es atceros arī, bet liela daļa jau, piemēram, ja tu slauc karuselī, piemēram, tu 3 cilvēki, tas viens nevar aizskriet. Es atceros, ka kādreiz Kāruma viena menedžeri bijusi piensaimnieki teica, uz Kāruma līnijas mēs uzlikām, tur bija kāds lēnāks, tad mēs uzlikām to ātrāko pie viņiem. Tad kā tad beidzās? Bija tur domstarpības, bet tas līmenis izlīdzinājās. Doma tāda, ka daudz kur jau tu nevari tos ātros ar lēniem, ja tev ir kopā jāstrādā, vai ne? Bet runa man ir bijušās sarunas personiskajā pieredzē to, ka tiešām es izvēlos iet uz, ja man, piemēram, kaut kādu faktoru dēļ cilvēkiem ierobežo, es meklēšu tajā pozīcijā cilvēku, kas to varēs izdarīt. Nevis paļaujoties tikai uz to, kad cerībā, kad viņš būs apmācāms, jo bieži vien tās pozīcijas, lai tu tiešām iet uz kaut kādu lielu efektivitāti, viņas prasa fizisko. Un ir kaut kāda, mēs jau balansējam kaut kādām morālām robežām un visu pārējo, bet kopumā, ja mēs tā skatāmies, no mana viedokļa to, kad ja mums jāpanāk rezultāts, tas ir tāpat kā ja darbs ir jāizdara. Vienalga, vai tas beidzās 10 vai 5. Īpaši darbojoties ar dzīvniekiem un iet runa, vai mēs neņemot latvieši, ka mēs esam diezgan empātiski uz kaut kādām lietām, gan uz cilvēkiem, gan uz vispārējo. To, kad mēs atļaujam daudz ko vairāk, varbūt nekā vajadzētu atļaut. Un līdz ar to tas darbs arī neiet uz priekšu. Un tad paskatāmies, kā ir Amerikā. Viņš pasaka, viņam ir viena alga. Šitā.
Negribu nākošais. Nu, vai tepat Anglijā, kas ir tas tuvāk ir jau? pārāk traki. Es nerunāju, ka arī tam tā vajadzētu būt šeit. Bet es runāju par to, ka, piemēram, runāju par Angliju, par 6 cilvēkiem, ko mums dara 15. Bet kāpēc mēs vismaz 10 neuztaisām? Kas būtu plus mīnus labi, efektīvi un pa vidu. Saprotu? Es pateikšu arī piemēru. Mums ir diezgan daudz bijuši, kur ir it sevišķi vēl tur jaunieku, nu tur ir vēl kas ir gan ašums, gan viss iekšā, bet vienlaicīgi tad darbiem tur tā kā neiet, ja? Un tad pāris gadus tur laiž taisa apļus centrā vai ne, un tad pāris gadus aizbrauc uz Dāniju vai Angliju, kas tur vēl. Un tad jau skaties otrais piegājiens, un te vēl parādās mazas mutes, ko barot vai ne. Un tad pēkšņi, domā, tur izskatījās pavisam bezcerīgi, un tad pēkšņi ir gan iemācījies tur, un saprats, kā pret viņu tur izturās vai ne. Un tad viss bija slikti un negribējās darīt un neies dilēs, jo kamēr tu dzīvo mājās pie vecākiem, tev motivācija nav baigi lielā, ja? Tad tu aizbrauc tur tajā pašā Anglijā, skarbajā, vienalga, vai tā būtu lauksainicība vai kaut kā tur sandviču pakota, vienalga kur, ja? Un tad tu dabū to pieredzi, un tad atbrauc atpakaļ, konstatē, ka īstenībā kā sprīdīti mājās nekur nav tik labi kā mājās, ja? Un tad ir īstenībā tāds labs risinājums, ka ir gan apgūta pasauli, gan redzēti, ka tu redzi, kā pret tevi izturās tur un kā te, un tad varbūt viens otrs lietas, kas viņiem pilnīgi neinteresē, nenovērtē, gan šī empātija, vai tāda būtu pusdienas vai normāla attieksme, viss pārējais. Tad viņi iziet tajā rūpnīcai cauri, nu, kur tā kā apmēram aiziet, es esmu dzirdējis, sāk aiziet, un tev saka, nu, šodien tev nevajadzēja iet mājās, šodien atnāk tur 20, man šodien vajag 15 pārējie brīvi, vai ne? Un tad tas, teiksim, kaut kādā mērā, es domāju, ka tas iedod to motivāciju, un jo savādāk uz vietas ir, kā saka, empātija, viss ir atslābināti, un tad ir grūti tā kā samotivēties, vai ne? Un, kad izēj tam cauri, tai pieredzēji, tad atbrauc vēl atpakaļ. Jā, tas cipars varbūt šeit ir mazāks, bet, kad ieskait iekšā viss dzīvošanas izdevums, ir sevišķi, ka parādās vēl ģimene un tā, es uzskatu, ka šobrīd mēs jau Latvijā diezgan daudz, kas paši arī saka, viņi ir atpakaļ. Ja tev ir šeit, ir sevišķi vēl ģimene un māja un vēl kaut kas, ko tu Anglijā tur savu mūžu to māju nenopirks, tikai īrēs, ja? Tad īstenībā tas dzīves kvalitāte ļoti, ļoti izlīdzinās. Darbinieki ir problēma. Vajag darbinieki. Šobrīd ir sarežģīti, šobrīd ir šī jaunā paudze nāk iekšā, kur ir diezgan, nu kā tur saka, zēpā, viss tie jociņi par to, ka tur nevar saprast, no kuras puses pieiet, un tas šodien ir, un pēkšņi viņš no rīta izdomā, ka viņš vairs nebūs. Cīs lietas, kas kā iepriekš, tā kā, paldies Dievam, nebija, vai ne? Tā kā šobrīd ir teiksim, parādās problēmas, kuras iepriekš nebija, vai ne? Teiksim tā, ja? Bet kopumā, piemēram, es nesen prasīju, arī cilvēkiem patīk parunāt, un es arī prasu, kas apkārt notiek, kas ir lielākās problēmas. Arī gan konsultantiem, gan visiem pārējiem, tas darbinieki, visi meklē darbiniekus. Ja, globāli, man liekas, pišķiņ mainās. Tiksim, ja, nu, mēs, teiksim, taisījām konkursu kaut kādu gadu atpakaļ, un tagad tu redzi, ka tie cilvēki vairāk, tev ir ko izvēlēties. Tur reāli nav tā, atnāk viens, un tagad es nākšu strādāt no 8 līdz 5. Nu, ja tev seja, apmēram tā, tev viens ir izvēlēties, jo viņš plus mīnus izstās, ka tu normāls, skaties, tu atver ēpastu, skaties, ir 6 gabali, vai paņemam 2, skatāmies, šitie 2 jau tur tā pirmo dienu nostrādā, darbinieki jau sūdīgi jau strādājam, velkam, tu saki, vai, ej, mājās, nākošais, viss. Jautājums arī uz kurām pozīcijām mēs teiksim, uz tām kvalificētākajām tur tiešām tā ir. Uz tām kaut kādām, kur ir vairāk tas roku darbs un mazāk patīkams, tur ir šobrīd nedaudz teiksim, tāds izaicinājums, ka tev atnāk un... Bet tas ir tāds, tā kādreiz toreiz apmēram kaut ko noprognozēt. Tagad būs labi laiki, tagad būs sūdīgāk. Es nesaku par visām pozīcijām, bet to, ka tie momenti, piemēram, ko man arī pieredzē, ir bijuši tādi momenti, piemēram, ka tas man ir ļāvis optimizēties. Jo es vienmēr esmu pamanījis to, ka bieži vien ir katrā pozīcijā ir pa cilvēkam, tas ir kaut kāds kultūras jautājums, katrs ir individuāls gadījums, bet tāpatām man ir bijis tā, ka man ir bijuši problēma, es saku, visu, nemeklēju. Man ir plāns vienkārši kā optimizēt, pārvirzīt. Un reāli tādā, bet tas ir līdz līmenim, es pilnībā piekrītu. Bet bieži vien tas ir kaut ko var atrast. Es nesaku, ka vienmēr tas strādā un visām pozīcijām tas attiec. Nē, tas nav tas tāds. Bet ir kaut kādas šies situācijas, ka tas pieredums vienkārši prasa, man ir tas cilvēks, un tagad ir tas mainīt, pārmaiņas, nērti. Un varbūt, mums tomēr tas cilvēks ir vajadzīgs. Es pilnīgi pierīku, ko tu saki. Es tikai domāju to, kad sākumā minēju par tiem modeļiem dažādiem saimniecībām un tām izcelsmēm, ka tur teiksim, bijušās statūta sabiedrība kolhozi un kas tur vēl, ja. Tad es domāju, ka šobrīd, man liekas, ka mēs arī, zinu, jūsu darbība, ne, tad
Visticamāk, ka mums tie modeļi šobrīd tāda sinerģija, tā paliek stipri līdzīga, bet tā vēsture ir, kad nāk no tā, kad ja lielajās saimniecībās bija to darbinieku daudz, un tad tu skaties, ka tev bija 4 un es varētu 2 iztikt, ja? Tad mums ir bijis otrādāk, mums ir bijis tā, tas viņš jau netiek galā, vēl jau var, un tad krauj, un tad tur jāliek vēl viens klāt. Mums savukārt vienmēr bija bail pielikt to nākošo klāt, jo vai varēs samaksāt, vai viņam būs tā noslodze, vai ne? Kamēr nākot tas ir ģimenes no modelis un tas korporatīvais modelis. Korporatīvais teiktu, tas statūts šo lielo saimniecību, kurš nāk apakaļ otrā virzienā, vai ne? Tie, kas savukārt, kas bliež augšā investoru modeļi, Krievijā, tur gan viņiem atceros, ka tur ir kādi 6 agronomi, un kas tur tas viss. Es esmu bijis. Jā, tas viss, jā. Bet, teiksim, investoru modeļi. Konsultanti vēl. Jā, investoru modeļi savukārt parasti viņi paņem to vienu menedžeri, kuram tad iedod zaļo gaismu, un tad viņš arī saliek pats pa visu, vai ne? Bet es gribēju teikt to, ka tā domāju, ka šobrīd pamazām mēs visi normalizējas tā situācija un vairums arī es teiktu, sinerģija nonāk lielām. Kad tās modeļi paliek līdzīgāki, teiksim, vienkārši spiest apstākļu dēļ, tu ar laiku iziet cauri visām tām lietām un tu saproti, tas risinājums ir tur kaut kur. Ok, labi, virzamies tālāk, savādāk mēs pie pirmās tabulas arī esam ieķērušies. Otrs ir, par ko mēs arī iesākām, ir par ražīgākajiem ganāmpulkiem. Tur noteikti pārsteigumu nav. Pilslais arī ir sarakstā. Ir pārsteigums, ka nokrita izslaukumi, bet tas laikam bija saistībā ar smagiem apstākļiem laika lobrībā. Jo iepriekšējā gadā bija virs 15 vairāk. Virs 15, man teiks 15,300 bija. Tur 2 bija virs 15, tas maz, jā. Bet parunājam globāli, varbūt neanalizējam tur sīkākās tendences, kā viens kā otrs strādā, bet ir skaidrs, ka mēs redzam, ka topā ir ģimeņu saimniecības, ir pat ar diezgan lieliem dzīvnieku skaitiem, un kur ir tā panākuma atslēga? Noteikti, kur ir tā panākuma atslēga, kā jūs domājat, ka šīm atsevišķiem saimniecībām ir reāli pasaules līmenis? Jā, pilnīgi noteikti ir, un es domāju, ka daudz ir, lielākā daļa no šiem te ir es esmu diezgan lepns, kad Holsteins asociācijas pirmkārt biedri, vai ne? Kas ir Holsteins asociācijas savulaik, tur bija kā alternatīva tam otram modelim, un kurš tur cīnījās par to, lai varētu šos Holsteins dzīvniekus dabūt iekšā ģenētiku. Pie pamatlikšanas tur bija Jutanovičs un Zālīts, mūsu pamatlicēja vetārsti, vai ne? Un tas Valmieras gals, kad savu sāku, es biju aizkrauks, vai neizbraucu, es tā kā tur skatījos, man tur atceros, nepiesietā turēšana, cilvēki tev tur piesaules govīm, tur tesmeņu kasti, tur nebija jādzird, vai ne? Aizkrauku, kad mēs sākām pirmo reizi. Un es aizbraucu uz Valmieras, Es zināju, ka Pampāļos bija pirmais nepiesieto ganāmpulks. Ja? Jā. Es nezinu, 90 kaut kāds vidussākums. Es neatceros precīzi gadu, bet... Katrā gadījumā es teiktu, šī Holsteins asociācija, tur mēs no topa 10-9, man liekas, ir no topa. Vārdsakot, jā, tas bija tāda vieta, nevis tāpēc, ka tā asociācija, bet tāpēc, ka vieta, kur šie te progresīvie salasījās kopā. Vairums no viņiem sāka no nulles, vairums no viņiem, kā Jutanovičs teica, kāds atnāk jaunais zemnieks, saka, tev pieredze ir, viņš saka, man nav, ļoti labi, es te iemācīsim. Viens no lielajiem bija tas, ka nebija jācīnās arī ne tikai, kā kādreiz teica, slaucējiem, bet arī saimniekiem pašiem, ja? Jācīnās ar šiem veciem nepareiziem paradumiem. Ja nebija pieredzes, viņi teica, ļoti labi, mēs tev iemācīsim, kā vajag. Un līdz ar to bija šis rāviens tajā Valmieras pusē viss, un tad arī apkārtie. Tas, es domāju, ir ka viņi ir no tās 1 vai 5 govīm gājuši uz augšu, ar neatlaidīgu darbu, mācoties un redzot tos rezultātus. Un laicīgi atcerēsimies, jo daudzi sāk uz tām lietām fokusēties reāli no 15. 20. gada, ko jau viņi strādāja no 2000. gada sākuma. 9 to pat. Bet viņi cevišķi tajā Naukšēni, Rūjiena, Valmiera, tur ir ļoti vienkārši, ja tev riņķī visi dara to, un tu skaties, viņiem iet, tev neiet, ja ne 1. tad 3. gadā aiziet pasties, kas tur notiek un dara to pašu, ja. Līdz ar to tā ir tā kritiskā masa, un es domāju, tas, ka, ja mēs runājam par Latviju, kāpēc mums daudz kas pietrūkst, ja, mēs pastamies kaut kādi intensīvāki, es nevienu intensīvāk par holandiešiem nezinu, viņi visi tikai traki ir, vai ne? Tad viņiem tur ir tā, ka mēs runājam par to arī, kāpēc mums tur runājam, ka nav tā cīņa par tāda konkurence, kapitālisms. Mums vienkārši vēl nav notikusi tā, kā angļuiski saka, šeikaut izskatīšana. Mums ir palikuši nav radījis noteiktos apstākļus, lai piespiestu tos cilvēkus. Jo tādā Holandē un tā tie visi, kuri neņēma nopietni, viņi jau sen no tā biznesa laukā pirms 50 vai 100 gadiem bija. Vai ne? Mums vienkārši tas starts bija tomēr tikai salīdzinoši nesen. Ja? Bet, ja paskatāmies, domāju, kur mēs esam šobrīd, tad mums viennozīmīgi tie, kas tie nozarē paliek, viņi ir ļoti strauji augi. Mēs tos pievelkam klāt. Jūs domājat, mūsu
mums arī būs tuvāko 10 gadu laikā. Kāds šās top saimniecības ir 2000. Un pie tiem pašiem izlaukumiem. 2000 laucamā govīm. Šiem pašiem izlaukumiem. Jo Amerikā ir. Tas ir skaidrs. Amerikā sen jau tas, ka lielām saimniecībām lielāki izlaukumi. Jo viņi var investēt lielākās tehnoloģijās speciālistos un tā tālāk. Barošanas speciālists vienteiksim, cik maksā, ja viņi tur kaut kādu... Tur ir tā atšķirība bišķiņ, kad Latvijā, jo mazāks esi, jo tu esi vairāk tehnoloģiski nodrošināts. Lai gan Amerikā pat bieži vien nav pienskaitītāji, pat lielās farmās. Tur ir tā atšķirība. Vispār nekāda skaitītāja. Tur roka noroja nost aparāts laucamā. Jā, salīdzinoši, bet vairāk tas jautājums pie mūsu modeļa, kā mēs ejam, vai mēs varam sagaidīt to, ka šīs top 20 saimniecības tuvāko 50 gadu laikā, šeit vajag būt reiz 2, vai kāda būs? Es domāju, ka jā. Bet es nezinu, vai šīs, bet noteikti, ka tur būs saimniecība, kurām būs lieli izslaukumi, tur būs gan mazi, gan teiksim, šādi esošie ganāmpulku izmēri, gan arī lielāki. Absolūti. Un te, piemēram, pēc tie paši ceriņi arī viņi tur iet uz man liekas, ka karuseli dubultojās, līdz ar to plānojās. Tur tā kā vairums no viņiem, un tā kā aizies vien tie pārējie paraus līdzi. Vienīgais, ka viņiem daļai, protams, zemes sāka, jo tur tas reģions, tur paliek jautājums, vai viņiem ir kur paplašināties. Un tas, kur mums vēl ir problēma, kas to traucē, nevis tāpēc, ka objektīvi nevar paplašināties, bet psiholoģiski, jo mums tā ideja, ka es varētu tā kā uzbūvēt un pirkt barību, tas jau ir vājprāts, un ka mums nav izveidojušies tirgus, un tie, kas savukārt varētu audzēt, jo Amerikā viņi Kalifornija vispār tur ved klāt ar vilcieniem, ko tur vēl, tu skaties, kas pa notiek, ja? Viņi tur ar vilcieniem ved barību, ja? Bet tur tā matemātiskā robeža ir. Bet tas vairāk kritiski, mums vislielākais trūkums ir kritiskā masa. Es atceros, kādreiz no Holandas brauca naguriezējs, kaimiņos holandietis ir, vai ne, viņš izsauc, ja? Un es runāju, ka man 50 kilometru radiusā ir kaut kādi, cik tur šeit, 5 vai 7 nagu griezēji, pēc, ka tur tās fermas. Mums savukārt prasa, kas tev griež nagus brālēns, kas tev brālēns? Arī brālēns, visiem brālēns nagus griež, ja? Vēl labi, ja 1 vai 2 kaktu vēl griezēji. Tādā ziņā, ka mums ir maza nozare un nevar attīstīt pakalpojumus, līdz ar to tā visa zinātne, viss iet ļoti lēni uz priekšu, tāpēc, ka kritiskā masa pietrūkst. Katrs spiesas domāt. Tur tādā Holandē tu aiziet pie kaimiņiem, tur ir skaidrs, kas tev jādara. Labi attīstam šo tēmu, man īstenībā tās tendences, ko parāda arī pasaule par tām izmaksu atšķirībām. Cik tas ir viss uzturams, un tiešām ir tā, ka ir dati par to, ka izmaksu atšķirības starp mazām, 50 govu saimniecībām un lielām, kur ir 2000 ganāmpulkiem, ir pat 60% izmaksu atšķirība. Saprotot? Un bieži vien jau tur ir vēl tirgus nosacījumi to, ka tam lielajam vēl samaksā vairāk par piena apjomu. Izmaksas 60%. Un tad iet runa, ka tas tirgus jau spiež, viņš jau iet uz to. Un tad ir, kur varētu būt mums tā robeža, to, ka, piemēram, tev ir 200, kaut tu vēl labi apsaimnieko saimniecību. Tu vairāk nevari elpot. Kur varētu būt tā robeža un kur varētu būt tie indikātori? Es nezinu, varbūt potenciāli subsīdiju nogriešana kaut kādā nākotnē. Tu labāk nepieskarties tēmai. Bet es arī kādreiz pats esmu arī teicis par to, ka būtu jāliek tās subsīdijas saimniecība, kas būs ražos pēc 5 un 10 gadiem, jo man bija situācija, kur kāds tur ņemās vai ne, un tā kā, tur nevar to pakalpojumu, tehniskais pakalpojums, viņš saka, man tagad nav laika, man tev ferma tur, jātais savu, tad tur 2 govs, bet tu ar govīm ņemsies, nē, bet mums tur iedeva naudiņu un varbūt vēlāk iznāks man tur kaut kāda, kā saka, pirtiņa vai kas tam līdzīgs, ja? Ka mēs likām naudu iekšā pilnīgi tādos uzņēmumos, kas pat nedarbojas, ja? Bet no otras puses arī tiešām es pilnīgi piekrītu tiem, kuri saka, man bija tie 10, 20 govis un mēs bērnus izlaidām skolā un viņi piedzima, izauga, neaizbrauca un tie 10 vai 20 gadi ir pietiekoši vērtīgi bijuši, lai šo uzskatītu nevis par kaut kādu kļūdu, bet par normālu. Par labu dzīves pieredzi. Par iespēju, ka cilvēki vienkārši iegūst startu un vēl kas arī, tie, kas iet ārā, mums arī jātiek līdz tam ir. Kāds, kurš pārtrauc, ražot vēl kaut ko zemi, iznīrē, pārdot no tā tālāk, viena daļa dabū kaut kādu citu biznesiņu uzsāk vēl kaut ko. Tam būtu jābūt kā normālam, vai aiziet kā konsultēt vēl kaut ko normālam šim te procesam, ja, kur katrs specializējās tas, kas viņam labāk padodas, vai ne, un ja tev ir iespēja, tu paplašinies, ja nav, vai tu sāc kaut kādas ogas un dārzeņus audzēt, vai kaut ko varbūt citu dari, ja, un tev ir iespēja, un tā zemes cenu kāpums, kas ir vēl viena tēma, ja, viņa viens puses tev traucēja grūtāk attīstīties, bet viens puses tam, kurš to ir uzaudzējis un dabūjis, viņš pārdodot, viņš dabū labu starta kapitālu varbūt citam uzņēmējdarbības veidam, un plus viņam ir pieredze uzņēmējdarbībā, ja.
Un es uzskatu, ka tas ir, mums vajadzētu skatīties to, ka rekursu saimniecība paliek mazāk, un tā mēs vienkārši paliekam efektīvāki. Jā, bet tā ir govs skaits. Katram latvietim nevajag savu govis, kādreiz teica. Kādreiz mums bija katram savs govs. Jā. Laukos mums bija. Bet kas būtu tādi ieteikumi, piemēram, tādam? Jo ir diezgan daudz cilvēku, varbūt viņi tā neiziet sabiedrībā un nerunā, bet viņi nav redzami, bet viņi ir pietiekami daudz. Esmu saticis, piemēram, viņiem ir tās 50 govs, viņiem gribās. Viņam gribās, bet iet runa par to, ka par to realitāti, ar ko ir jārēķinās. Realitāte, es vienu finansistu runāju, tas ir Holandas banka, Rabobanka, kas ir top banka pasaulē, piena nozarē skaitās, ja? Un viņi tur teica, kaut kā Amerikā, piemēram, kādreiz viņi teica, ja tev ir tur 1000 govs vai 400 vai 600, tad tev saka, nāc ņem kredītu, 400 varbūt, ja tev ir 200, tev vairs nedod kredītu, ja? Šis teiksim, tās attīstības iespējas, bet menedžmentam ir milzīga nozīme. Ja tev ir 50 govs, ja tev ir tā kūts, viņi ir izmaksāti un darbojas un tā tālāk, ir pilnīgi loģiski viņā turpināt darboties. Ja? Kaut kādā, tā kā, piemēram, Vācijā, vai tur daudz, kur iet un dara citas lietas, vai ne? Mēs kādreiz mikserus pirkām no Dānijas, mēs pirkām 400 govīm mikseru, kur fermā, kur bija 100 teles, jo saimniekam nesagāja vienā mikserī iekšā, un viņš pa ceļam no rīta pabaroja, viņš nevar atļauties divus mikserus taisīt, viņš nopirka jaunu, pārdeva mums lielai, mēs tur 8 sagriezienus taisījām, vai 10, neatceros. Ja? Un tas ir normāli. Līdz ar to, tas, ka viņiem būtu mazs likvids, tas nenozīmē to. Ja tev ir tās ēkas, izmanto efektīgi, ja tev ir iespējas un tā slauc pienu, ja gadījumā kaut kādā brīdī tur ar vienu runāju, tad saimnieki, grūti veselība, kas tur vēl, saka, bet jums tēks ir, jūs zināt, jums izaug viss labi, izslaukums labs, jūs negribat ņemties ar pienu, varbūt audzēt vismaz teles vai gaļnieks vēl kaut, jums tās ēkas ir, pieredze ir, tehnika ir. Līdz ar to nevajadzētu skatīties tādā, tā kā viss tur tagad lielas, tu bliezi, ja tu maz, tu met mieru, nē. Tieši tā, viss menedžmentā. Sakārtot industrijā aizies, nesakārtot. Tas ir tāds pozitīvs aspekts. Nē, bet nopietni, es tā arī domāju. Tiešām, tas ir tāds labākais piemērs, nosauc tās kastītes, salikt, piemēram, kad viss ir kārtībā. Bet, piemēram, ja tā realitāte bieži vien pabraucot ir slikti no piena cenas, tas maksā, to nevar, tas dara. Tieši tā, es runāju par klasiku. Ir tie labie piemēri, kas visi ir nomaksājuši, kam varbūt nav arī kur tālāk atstāt, viņi ir kaut kādā līmenītī, viņiem ir diezgan mazas izmaksas, ļoti maz saistība vai vispār nesaistība, līdz ar to tad viņš var to kuģi virzīt uz priekšu, bet iet runa par to, ka, ja iezīmē to nākotni, piemēram, arī jau kaut kādas tendences ārpus tā ir pus okeānam, piemēram, ka 300-600 goju fermas ir mazas un bez pašu pārstrādes viņi pat nespēja elpot. Reāli tur ir jābūt 1500-2000 fermu saimniecībai, lai tu būtu konkurētspējīgs bieži vien. Es pats biju pirms pāris gadiem Kalifornijā un bija kaut 2000. 10 gadu nobīdi. Es biju pirms vienā izstādē, bija tāda lielās izstādes pasaulē. Tur pēdējā reize, man liekas, bija 4 km jāiet cauri. Tur viņiem ir tās mandaļu fermas, toreiz vēl sākās, bija ļoti daudz tā ielai, kur viņi saražo, tur arī tā ielai, kur saražo tur pasaulē vairāk nekā Francija kopā vienā ielējā, ja pienu. Toreiz. 10 gadu vēlāk es aizbraucu, un tās fermas vairs neredzēju, tur, kur bija ik pēc brīdim ferma, tur es skatījos braucu, tad ir 5 km mandaļu lauks, 5 km mandaļu lauks, vagas, ja. Un tad atkal ferma. Un viņi bija, toreiz jau pirms tam bija tur 1000-2000 goju fermas, un es satiku vienu, kurš saka, man ir 900 govis, es nokavēju, lai paplašinātos, es esmu par mazu, es te vēl darbojos, kur man blakus ir mandaļnieks, viņš man tur dod mandaļu kaut kāds atklātums, baroja govīm, pakāja šermanim mandelis un tā, bet viņš saka, man negribējās uz to Idaho pārcelties, bet es varēju, vai ne, un joprojām viņš var. Un viņš saka, mandelnieks maksā 2 reizes vairāk par zemi nekā es, bet viņš tā pragmatiski skatās, viņš saka, es vai pagaidām es darbojos viss labi, bet ja ne, es varu pārdot savu zemi, nopirkt tur tālāk 2 reizes lielāku fermu, ja. Bet mani šokēja tā mobilitāte, jo 10 gadu laikā ne tikai izstādē bija iepriekš bija tikai govis virsū, un pēc tam bija World Dairy Expo, World Egg Expo saucās, ja, bet govis bija. Pēc tam tur bija rieksti, kas tur vēl, bet fakts kā tāds, ka vienā ielējā, kas saražo vairāk piena nekā visa Francija kopā, es atceros, ja, 10 gadus vēlāk bija, man liekas, ka puse nomainījusies, tur bija, tieši šie riekskopība, augkopība, viss aizgājis, ja, un nevis tā kā tur būtu kraks iestādes, bet tie vienkārši pārcēlās 15 km tālāk. Un man liekas, ka mums būtu jāmācās šī adaptācija un nevis kaut kādās. Mēs jau tāpat esam adaptējušies. Agilities, var teikt. Bet tas šito jautājumu jau cēla daudzus laikus atpakaļ, jau kad no Holandas, kad nācam, kad davai saladam zemes, es atceros, un tad vēl mēs prasījām zemkopības ministrijai, es atceros, bija tādas rosinājums, kad, lai palīdz finansēt, tā kā tās zemes nomaiņas.
Ja tu tā biji, tu redzi, tu zini, viņš pienkops, tu pienkops. Es tagad 10 km braucu tur pļaut, viņš brauc 10 km manī pļaut. Tā kā konsolidācija, jā. Konsolidācija. Nu tad kaut kā samainamies ar tiem zemes gabaliem. Bet toreiz atstājos, ka tā zemkopja ministri teica, ka tā tas prieks bizness, cīnīties, mainīties, darīties paši, ko jūs gribat. Bet tās izmaksas salīdzinoši lielas. Tā, lai tev tagad samainīt zemi, vai ne? Tas ir milzīgi. Es varu zemnieku saimē kaut kur kustināt to jautājumu arī, un tā arī nebija dzirdīgas ausis īsti. Bet skaties, kā Holandē kādreiz, taču tas jau 90. gados bija, ka tur hops nocirta, viss te tev būs tava zeme, un to traktoru tu nebrauks pāri. Viss tev vajag. Negrib tā sadarbošanās. Tas ir pavēlu. Šodien nāk tā visa sadarbošanās. Es to vainotu tomēr uz to padomu vēsturi, ka tev pie durvīm klauvēja un tev veda projām, tur ar svešiniekiem nerunāja, tu nezināji, kas viņš būs. Mums tās traumas ir. Mums ir šie 50 gadi, kas te bija, ir ļoti daudz. Tās ir sakas, ar ko mēs cīnāmies šobrīd. Jo es tiešām teicu, man iznāca bija tā iespēja Amerikā satikt tos amerikas latviešus, kas bija 30 gadu, tas Latvijas krējums, kā saucam tā. Tur vienkārši tu skaties, jā, tu saprati, kāpēc mēs tajā bija tur kaut kādas grāmatas, bija, kur Latvijas vienu iedzīvotāju saražoja visvairāk Eiropā, tur pienu, cūgaļu, visu pārējo. Es redzēju, un viņus nekas nebiedēja, viņi bija, un mums, diemžēl, pārgāja pāri šis te rullis. Ok, virzamies tālāk pārējiem, varbūt kaut kādu bišķiņu sensitīvāku tēmu. Pagājušais gads mums bija ļoti labs. Saistībā ar piena cenu, bet tās tendences pagaidām nav baigi iepriecinošās. Sviesta cena kritums. Lai gan ir interesanti tas, kad piena pulveris turās. Piena pulveri cenas. Uldi? Jā, es esmu kolēģi kaut kādos čatos, jo vien tiekšā, ka īstenībā es pārsteigts par to, ka 23. gadā mums nogāzās no 50 uz 30 centiem rupi rēķinot 2 mēnešu laikā bija tā bums, un tas tieši sekoja šīm te biržas cenām sviests un pulveri, ja, un siers. Šobrīd tas kritums ir bijis pat lielāks nekā toreiz, un krituma nav, un kas ir tie iemesli, es arī nedaudz iesmēju, kad vienmēr pieninieki iesmēja par Šolka kunga šiem te raudāšana ēterā, ka ir grūti ar pieniniekiem, un es arī kolēģiem saku, šī ir 20 gadu laikā pirmā reize, kad es tiešām ticu, ka viņiem ir grūti, jo nokrita viss šīs te izēvielu, tirgus cenas. Mēs varam būt precīzi no 2024. gada pīķi no 8,16 kg uz šī brīža janvāra tie ir 4,23 reāli 50%. Bet viņi var sakot, daļa no tie ir šie garie līgumi, ko ievies, piemēram, piena loģistika, ja? Eksporta ierobežojumi. Es domāju, garie līgumi, ko pārdod, piena pārdošanas līguma uzņēmumi, kur piesaist pie Eiropas vidējām cenām. Līdz ar to viena daļa Latvijas jau šobrīd tie ir 15 vai 20% vai cik, kas strādā jau, kur līgums ir nevis biržas spot cena, jo mēs visu laiku esam bijuši spotā. Un tāpēc vienmēr ir tas svaiprāts, kad skatāmies uz Eiropas cenām, viņiem tā līgani staigā, mums krīt lejā. Ja? Šobrīd, un es biju pārsteigts par to, ka tie pārējie, kuriem ir šīs spot cenas, tomēr laikam kaut kādu psiholoģisku aspektu dēļ, par laimi šo cenu nenorāva tik daudz lejā, jo tā piena ir par daudz viennozīmīgi. Labi, tur vēl varbūt Vilkrišķis ar Bauskas rūpnīcu arī tur fonā ļoti svarīgi ir, vai ne? Bet šoreiz ir tā labā reize, ja es paskatos, cik maksā sviests un cik maksā siers, ja? Tad citās reizēs pie šīm cenām cena būtu, pie šī, skatos siera un sviesta cenu, parasti šajās reizēs maksāja apmēram 30-32 centus par pienu, pie šīm te šobrīd par laimi tik zem nav vēl. Un kāds viedoklis ir par ēpim problēmām? Mums atnāca lietuvieši, valsts kā uzcēla, bet tas globāli pārpalikums Latvijā palika. Tas ietekmē, loģiski ēpim situācija ietekmē. Jā, ēpims ietekmēs, protams, kā būs, bet vilniškiem jau skaties, viņiem jau jauda pietika, ko ražot jau jūnijā, manuprāt, ne? Tur nav tā, ka tā kā ēpims uzcēlās un tad domāju, kur piena devums. Bet tas jau tieši arī ietekmēs, jo loģiski vairāk rūpnīcas piens saražojās, un ja kaut kas aiztais ciet, līgumi tur ir, viņi netiek izpildīti, ir pārpalikums tirgu. Līdz ar to... Šobrīd jau strādā, cik es varu ēpims tikai ir mazāka apjoma, ja? Tās bažas ir tādas no nozares, jūt arī no pārstrādes nozares, kas notiks, ja viņi gadījumā apstātos, ja? Protams, jūtu līdzi zemniekiem, zinu, kā tas ir, ka tu ielīstē. Ir, ka maksā 25 eiro centu. Man bija viens zvans, kurš saņēma no tradera, reāls zvans no sakarīgi tirgotāji, kas bija Vācijā, šobrīd ir Holandē, vai ne? Viņi saka, kā tur ir, viņi paskatās tabulas, un viņi, kādreiz esam tur arī, pienloģiski tur tirgojām viņiem, vai ne? Viņš man saka, jā, tur,
Kad cenas, es saku, kāda būtu situācija, viņš, Polijā varētu maksāt 18, tad Latvijā būtu 10 spota piens. Es saku, tik traki nav, bet viņi vienkārši paskatījās tabulās, redz, kas tur ir, ja. Kad tās, tā spota cenas ir par laimi mums tik traki nav nokritis vēl, ja. Bet, kopējās tendences tāpatām, ņemam īstenībā, kā ir, kopumā tā vidējā cena mēs lēnām velkam īstenībā uz Eiropas vidēju. Lēnām, bet viņš iet augšā, salīdzinot, kā bija 5-10 gadu atpakaļ. Divas lietas ir. Viena ir kooperācija, kas ir labāka, bet joprojām ir pietiekoši vāja. Ja? Un otrs ir moments, ir šīs ka beidzot, teiksim tā, tie, kas ražo sieru, ko tur vēl, cik varbūt vieniem jāpērk par tādu cenu, otru par šādu, ja? Ka beidzot šīs rūpnīcas, kā Vilkšķis, beidzot, paldies Dievam, kāds ir ienācis iekšā investējis vēlreiz, ja? Un tad ir šī kapacitāte, un tad, ja nepērk viens, tad nopērk otrs un uzražo šo produktu. Bet, protams, ka tas nenozīmē, ka mēs saņemsim līdzīgas cenas, jo tā cena Eiropā jau nav no biržas produktiem atkarīga, tā ir no pievienotās vērtības produktiem. Labākais piemērs ir žemaitī, man liekas, kas ir, vai ne? Un es tikko vienu sāku tirgotāju, man teica, Polijā biespiena ražotājs 58 centus šodien maksā savējiem. Un Mlekovita kooperatīvs arī kaut kāds 53 vai kaut kas tam līdzīgs. Un brīnum kaut kā tāda, bet jā, viņi produkciju eksportē pa pasauli, bet ar savu zīmolu, ar savu vārdu. Un tas jau ir tas, kurš tev neaiziet birža. Tā nav birža. Bet organiskais piens tagad ir nomiris. Tā ņemot. Bioloģiskais? Jā, bioloģiskais. Jā. Reizēm saku, jā. Bioloģiskais piens latviešu valodā, jā. Tas es to kādreiz pētīju diezgan cītīgi, jums arī tur kooperatīvā bija bioloģiskie ražotāji, vai ne? Un nevarēja, jā, diemžēl tā problēma ar bioloģisko ir tāda, ka viņš slikti ceļo. Jo tie, kas pērk, grib pirkt bioloģisku un grib arī pirkt vietējo. Un ja mums uz vietas nav šis pietiekošs patēriņš, tad viņu grūtāk ir. Nevar, bet ir sevišķi sieras, teiksim, skaties, visas citas lietas, tur siera 100 dažādu veidu, bioloģiskā siera maz ir. Bet tur arī īstenībā, es domāju, šitien klasiski īpaši Eiropā, ja runā par Austrumu Eiropu, tur reāli spēlē klasiskie kaut kādi tirgus likumi, piedāvājums, pieprasījums. Būtu mums pieprasījums lielāks. Par to ir stāsts. Normāli tu jau varētu, ja tev pieprasījumi iet, nav tu, tā kā parastais siers, tev nav, tu sūti projām, bet bioloģiskais īsti neceļo, tāpēc, ka pircējs grib vietējo pirkt. Ja viņš saka, es esmu gatavs maksāt 20% vairāk, tad viņš grib bioloģisko, bet viņš grib arī vietējo. Jo tāpēc, ka viņiem tās vērtības parasti sakrīt, pārklājās. Cik globālais tirgus ietekmē šo cenu un cik vietējais? Kas mums šobrīd ir? Amerikā tur vispār cenas sabruka. Biržas cenas pasaulē. Eiropa īstenībā nogāzās lejā vēlāk. Tur jau viss jau uz zilās liesmās dega jau labu brīdi. Ja? Un tas vilnis, es arī čatos liku iekšā, kad septembrī es teicu, tur viss krīt un brūk, un es saku, tsunami vilnis nāk, viņš vēl joprojām nav atnācis pilnībā. Tas ir ļoti labi, protams. Ja? Jo es saku, sevišķi salīdzinu iepriekšējām reizēm ar 14. gadu, ar 9. gadu un ar 23. Tur bija klikt, te bija mēnesis vai 2, un šeit bija lejā. Šobrīd par laimi šeit nav. Labi, pafantazēsim, kur varētu būt tas dibens, kas varētu būt apakš. Ja runājam plus mīnus tajās zonās, piemēram, kas ir lielām saimniecībām, tur 40 līdz 47 centus šo brīdi pa piena cenu, kas varētu būt apakš, piemēram. Ja nenotiek globālas krīzes, ņemam vērā kaut kādu šo kaut kādu līmeni. Es domāju, globāli jāpamainās tam ir 2 mēneši, un tad mēs, apakaļ, es domāju, ka mēs nebūsim. Tas ir fakts, ka mēs neuzkāpsim tur, kur bijām, bet ja viņš tajā pašā normā paliks, tad būs ok. Es domāju, globālā situācija ir ļoti tāda arī. Bet te vēl papildus jautājums, kas notiks, ja Epims bruks, tad tas Igaunijas pomis ieplūdīs. Tas, ja globāli paliek tās lietas, Epims sakārtojās, tur viss aiziet, vai ne, vilnišķi paliek, mēs paliksim tur patās, paigi nekur, tā. Bet te tā jautājums ir, kas būs? Piens ir salīdzinoši lielāk, tad, protams, salīdz neelastīgi uz cenu. Līdz ar to, ja tev piens paliek 2 reizes lētāks, tu nedzer viņu vairāk. Un otrādāk, jā. Līdz ar to, bet es domāju, ka ja tur kaut kas, teiksim, pamainās vai ne, būtiski, tad šīs te var, es minētu, 33,5 var arī nokrist, jo šobrīd fundamentāli viss ir slikti, jā. Bet to, ko parasti arī pētnieki ir novērojuši, saka vienmēr to, ka no tā brīža, kad cena ir zem pašizmaksas, krimināla cena, ja, cik ilgs laiks paiet, kamēr zemnieks izmaina savu ražošanu, es domāju, mēnesi, 6, teiksim, ka tev iet naudas plus mīnusā. 6 līdz 12 mēneši tas periods, kad mainās piena apjoms saražotā
reaģējot uz sliktu cenu, uz labu cenu vēl lēnāk ir. Ja? Kāpēc? Tāpēc, ka visiem ir krājumi, ir dažādas lietas, ir barības sapirkti, sagatavot. Līdz ar to pat, ja tev cena ir slikta, tev nav loģiski ražot mazāk. Tev ir veselas lietas izdarītas. Līdz ar to tas, kas notiek, ka tā cena nogāžās, visi domā, nu kā, cena lejā, būs mazāk. Nu. Jā, bet tev ir krājumi, tev ir lietas, tev ir daudz kas. Un ja vēl pavisam slikti ir, piemēram, ja no tā brīža, kad zemnieks izlēma, viņš vairs neražos, ja, parasti paiet 3 līdz 5 gadi, kamēr viņš pārtrauc reāli ražot, jo visādas lietas, kas izdarītas, ir sakrātas, izmantotas un tā tālāk. Līdz ar to tāpēc ir veidojuši šie kāpumi un pritumi, kad reakcija uz cenu sliktu ir ar novēlošanos, un tāpat uz labas novēlošanos. Un tāpēc tirgus visu laiku brauc augšā lejā, pārreaģē. Bet kādu, piemēram, pieņemam to, ka ir uz robežas ar pašizmaksu vai 10-20% zem pašizmaksas piena cena. Jums ir kaut kāda reāla piemēra, kāda ir jūsu stratēģija tādā situācijā? Jā, mēs esam runājuši to, un es esmu entās reizes tur gājuši cauri ar visiem speciālistiem, tā skaitā ir barošanas vai ne. Nu, ko tad mēs tur darām? Nu, lielākais, ko mēs esam ir parasti spēlējamies, ir soja pret rapsi, attiecību maiņa pie cenu izmaiņas. Bet atbilde ir tāda, vai tas kas man liekas notiek, liela daļa, diemžēl, norauj nost soju rapsi tajā brīdī, kad krīt cena, jā. Pārējie varētu teikt, paldies, mums ir laba, ka mazāk piens, bet īstenībā mēs esam pārāk maz, lai ietekmētu to. Ja? Bet mūsu pieredze rāda, ka pat pie pašām zemākajām cenām nekad nav bijis loģiski ņemt soju un rapsi nost, tāpēc, ka tas sekas pēc tam ir dārgākas. Tev jau ir sakārtota finanšu sistēma saimniecībā. Protams, tu seko visam feed cost over income un tā tālāk. Līdz ar to tas viss ir skaidrs. Tev redz, kur tev ir mainīgie, bet pieņemsim to, ka ir tās sektors vēl 20 līdz pat 200 govīm, kur tā visa ir vispār mistika. Un, piemēram, tur notiek tā, es personīgi, pirmkārt, viņi noroja visu to nost, kur es pat labā laikā neizmantoju. To, ko viņam iesmērē, katrs šito tev vajag izmēģināt, un viņam tur stāv. Un tad iet runa par to, kur ir tā stratēģija. Stratēģija ir tā, ka būt jau efektīvam pašā sākumā, lai tev īstenībā baigi daudz variantu jau nebūtu. Spēlēt uz kaut kādām tiešām proteīna avotiem un skatīties par cenām, kur tu nevari to kritienu piedzīvot. Bet bieži vien jau tie cilvēki krīt panikā un tad viņi nogriež, naturāli. Redz, piensaimniecība nozara, kurā tev ir ļoti lēni un mierīgi, un tu nevari impulsīvi strādāt. Tu skaties, un tu zini savu pašizmaksu, un tu skaties, ka tā cena krīt. Ir tev ir plāns A un B, ko darīt. Bet globāli tu jau nevari ātri ņemt nost kaut kādas mikriņas, rapsis vai ko, un nebarot govs. Pēc tam tas tev būs daudz dārgāk, lai tu atsist tos apakaļ. Globāli, es nezinu, vai tik zemi nobrauc, kad, es nezinu, pēdējos gadus nav bijis tā, ka tu nobrauc tā, ka tev liekas, viss tev ir Es domāju, ka ir divas lietas. Viena lieta, ka, protams, naudas plūsma ir svarīga un tā tālāk, jā, bet tā ziņa, ko paņemt varbūt mājās, es tomēr ieteiktu būtu pie šīs krīzes ir tas, kad ir jāsauc kopā konsultants, barošanas speciālisti, iziet cauri, un arī iepriekšējās mēs esam atraduši kaut ko daudz lietas mēģinājuši un atraduši, ko varēja kaut ko tomēr izdarīt efektīgāk nekā iepriekšējā, bet primārais jau ir tiešām, es teiktu, barošanas konsultants un iziet cauri un klausīties, ko viņš saka. Tas ir. Tā ir atbilde uz tavu sākumu jautājumu, vai ne, par efektīvu strādāšanu. Varbūt ir 2 lieki cilvēki un pabarojam govs. Es vienmēr esmu skatījies arī ja esmu runāju par šo tēmu, man vienmēr ir bijis, piemēram, reāli tu pieauguši cilvēki, visiem ir biznes, tur fantāzijas nestrādā, tur ir reāli cipari un reālā situācija. Un kāpēc nevar bieži vien būt tie tā kā atspērienu punkti? Tu reāli, kad mainīt to saimniecības virzienu, ir grūti, par to neviens nerunā. Ir smagi kaut kādā momentā, bet ilgtermiņā tu vari sakārtot kopējo to struktūru, būt gan efektīvs, pat kaut kādā momentā atbrīvoties no nevajadzīgām lietām, kas tev ilgtermiņā vienkārši ir tāds atspērienu punkts. Caur grūtībām, protams, bet tas tā arī ir. Un ir neskaitām piemēri, kurus skatos, īsi jau nekas nemainās. Vienkārši viss tiek izžmiegts, sažmiegts kaut kādā veidā, bieži vien dzīvnieku rēķina, un tad tiek pārdzīvots, un tad dzīvojam tāpat arī tālāk. Redz, bet te jau ir maigam tas scenārijs izprādāt, kas tad ir prātīgāk mazināt kaut kādu jaunu lopu skaitu vai sliktāk barot lopus? Kas tad te būtu? Manā izpratnē, jebkurā ziņā, kas ir dzīvnieku ataudzēšana,
Tas ir tu strādā pēc 2-3 gadiem, tu redzi tur rezultātu, tur vispār nekāda ekonomija baigā nevar būt. Tu nogriez šodien, bet pēc tam kaut kājā pēc 2-3 gadiem. Bet iet runa, kas ir īstenībā aktuāls temats, ko esmu novērojis, to, ka kā jums liekas, vai tie momenti ir tie īstie, kad vajadzētu ļoti intensīvi brāķēt dzīvnieku. Jo esmu arī daudz gadījumus redzējis, ka pēc tam cilvēki grib palielināties, un viņi ir vienkārši tā, kad viņiem ir pēc tam, nezinu, vēl 5 gadi paiet, lai viņi iepriekšējā līmenī kaut ko izmērs. Nē, nu, te jau Riko kolēģis pašā sākumā teica par to, ka tev ir 500 goja kūts, tu mēģini izmantot, ja ir 100 goja kūts, tu strādā ar 100, vai ne? Ja tev ir tukša kapacitāte, uzreiz tev pašizmaksas iet augšā, tu pazaudēji savu efektivitāti, tu zaudēji potenciālus ieņēmumus, izņemot, ja, protams, ja tā cena ir tik slikta, ka tev barošanas izmaksas pārsniedz, bet tas mums nav tā bijis. Ja? Konkrēti lietas, ko mēs esam darījuši iepriekšējā 14. 16. gada krīzē, kas bija noderīgs, jo šoprojām ir, kā saka, sākām citīgāk pētīt visādām detaļām tos mazos cipariņus, numuriņus, sēdēt internetā un skatīties, ko mēs varam nopirkt, nevis kaut kādu traktoru detaļu par 2000, varbūt par 1200 eiro, vai ne? Arī kaut kas tāds arī bija, bet tur gan tā jaunrada ir ar saviem plusiem, mīnusiem, bet jā, diezgan daudz esam. Un tas pats arī ar visām iekārtām arī ir diezgan daudz, kur tu pastrādājot tiešām vari atrast šos te kodus, un tad jau tu tiec nevis līdz 3. līmeņa, līdz sevišķi šīm tā skaitā laukšanas iekārtas kompānijām. Tur daudz no tās cena uzcenojumi ir tik kosmosīgi, vai ne, kad ja tu dabū, protams, tu nevari nopirkt kaut kādu draņķi tā vietā, bet tu nopēc atrod to īsto, tad tas ir vērts pasēdēt jaunai paudzei internetā un pameklēt tos kodiņus, vai ne? Bet, Gert, tu esi bišķiņ savādākā pozīcijā, tu esi atkarīgs arī no kaut kā augstāk stāvošāk. Kādi ir tie tavi ikdienas lēmumi, vai varbūt tev tieši no augšpusnāk? Kaut kā tie politiskā vai... Vienmēr jau ir pamats krītoties pie viena cenai prasīt, ko mēs varam noīsināt. Un ir tā, kad mēs jau nestrādājam ar tādu faktu, kad vai tas šitos te nepērkam tagad. Tas ir, kas ir sastādīts, tas ir efektīvs veids, un tu nevari neko noņemt nost. Un tad jau jāatcerās vienmēr, ja bijis tā, kad bija kritiski, un tad es saku, bet tad visi atceramies, šitas ir krīzes lēmums, un tas mūs ietekmēs vēl pēc krīzes vismaz 6 mēneši. Bet krīze beidzās, kas notiek? Kur piens? Kāpēc tā? Redz, te tie lēmumi atkal tev atsitās. Ja šobrīd es zinu, cik ir pašizmaksa, un tad tu tirgū, tu gaidi. Viņi nāk vien tuvāk, un tad tu galvā domā, tev plāns A, B, C, viss. Un tas jāatcerās jau pats ekonomikas pamatprincips, ne? Tā kā labi, tad audzējam taukus, un tagad slikti, tad patērējam, ne? Teiksim, mūsu gadījumā ir jaunopi ir ataudzēta vairāk kā nepieciešama, ir labs partneris Polijā, kur mēs varam, mašīnu 2 realizēt sliktos apstākļos, lai nepārtrūktu procesu, kas šobrīd iet. Tā es pastījies jau, kad tu saproti, ka tā cena nobrauks vai pa nulītēm, bet tu vēl var nopelnīt uz to visu rēķinu. Globāli tā kaut kā. Mēs 15. gadā mums bija krīze, 14. 16. gadā bija smagi. Mēs toreiz arī zaudējām arī tur kaut kādas pāris piena naudas, vismaz pāris mēnešus. Tur bija ritīgi, un tajā brīdī lielākie kredīti tikko paplašināšanās bija. Tas bija ritīgs izdzīvošanas. Tu, protams, runā visiem piegādātājiem. Iespējams, ka pēc no tā nevis kuriem zemākā cena, bet kurš tev joprojām vēl ved, vai ne? Jā, ja tev visam slikti ir, ja tur mēģini tos menedžēt, bet arī tad, piemēram, ko mēs tās izmaksas pozīcijas, piemēram, remontēt. Tad tu remontē tikai to, kas tev, lai nav tā, ka tu traktoram motoru iznīcini, ka tu nemaini eļļu, ja? Bet visu pārējo, kas nav, kas nedeg šobrīd, to visu atliec. Tas gan tad tu izai cauri. Diezgan daudz ko, protams, tajā situācijā tu varēji, vai ne tikai... 2 pamata finanšu rādītāji, kuriem sakot līdzi. Krīzes laikā tas ir vienkārši naudas plūsma. Tu skaties, kas tev ir tas, ko tu vari optimizēt, maksimāli atlikt to, kas tev nav vajadzīgs šodien. Labi, viens ir piena. Es zinu, ir daudzas sistēmas. Labi, kad ir kaut kāda sistēma, daudz mīl tas pats barības izmaksas no ieņēmumiem, procentuāli, lai tu vismaz sakot kaut kādu performanci, kā tev barības devas strādā un tā tālāk, kas arī labs arī indikators, kaut vai neskatoties, cik tev sastāda tās izmaksas no kopējiem ieņēmumiem no tā dzīvnieku grupas, vienalga, cik tur sīki arī skatās. Un tad ir kaut kāds cash flows, kas arī ir jau lielāka augškategorija
Un tad ir tas reālais, jo loģiski tur arī ietekmē izmaksas, piemēram, sadārdzinājums vispārējais. Tāpat ir kaut kādi parasti 2 tādi lielākie finanšu indikātori, ka viens cash flows apgrozījums, mēneša nodotais piens, cik tev ienāk, cik iziet. Bet tādas apakškategorijas, kur tu vieglāk vari paskatīties, šitas man ir līmenī, vai šitas man, piemēram, tas ir varbūt tieši nesaistīts, bet tādā ikdienas režīmā, kad arī viss ir labi, kas ir tas pamata finanšu indikators, ko jūs skatāties? Es tomēr, jā, es saprotu to visu, bet mēs esam, varbūt kā ekonomists pēc izglītības, man īstenībā atklāti sakoties par dažu, man absolūtie cipari man neinteresē, cik man īstā pašizmaksas, cik man piena cena. Ja es pieņemu, ka es nepārtraucu šodien ražot, un rīt nepārtraukšu, tad man ir pilnīgi vienalga, kāda ir. Zaudē efektivitāti? Nē. Stāsts ir tāds, es neskatos uz absolūtiem rādītājiem. Man interesē tikai relatīvie. Un, ja tur ir absolūtos, tad tu tur kaut ko skaitļo ņemies, un tur viens to amortizāciju tādu rēķina, to savu hektāru nomas maksas. Tur tie cipari pa visu laukumu, ja tās izpratnes, teiksim, tiem atšķirās. Ja? Bet mēs tikai cenšamies koncentrēties uz tiem pavisam vienkāršajām lietām, un tas ir relatīvais. Ja es zinu, ka es barošu, piemēram, tad man vajadzēs proteīnu. Un tad man neinteresē, cik maksā rapsi, cik maksā soju. Man interesē, pie kuras cenas es mainu rapsi pret soju, vai vien pie kuras cenas varbūt tiešām var mazināt to rapsi nost vai soju, vai piemēram, ja? Man absolūtās cenas neinteresē, man interesē tikai relatīvās. Un man, piemēram, mēs drillējam ar barošanas pēc tam mēs ņemies, tur man parādījās, teiksim, tur kaut kādi tur mieži vai kukurūzi maksā tik, barojam pašlaik vieši tik, pie kuras cenas es pārēju, un tad mēs mokamies, jo tad es varu kaut ko ietaupīt, jo man nav... Cik precīzi varbūt? Piemēram, tā ņemot, piemēram, mēs skatāmies tur rapsi, soja, pavisam cits procentuālais sastāvs, citam absorpcija cita, un tas arī tu vari kā tu skaties. Tas ir neiespējama misija, jo pirmkārt barības speciālisti visi mums tā skaitās, mēs strādājuši visiem ar Cambridge izglītībām un tā tālāk, ja, viņi vairāk skatās tā kā optimālo devu un cauri, vai ne, un es viņus vienmēr moku ar to, ka tomēr to ekonomisko devu, un es apzinos to, ka es nedrīkst, kaut arī es varu pateikt, darīšu kā gribu, es jau nedrīkst tur ir tā mēģināt, un daļa tur ir aprēķins, daļa ir izjūtas, vai ne? Un, piemēram, kaut kāda šīs te piedevas, ko tu dod vai nedod, arī kaut kāda visādi tur brīnumi, un mēs konstatējam, ka vienīgais veids, kā mēs varam, jo parasti mums izkas tu tāpat nostaigā, reālākais veids, kā mēs varam saprast, vai kaut kāda tur, piemēram, tu paši dzīve ir auga un kas tur vēl strādā vai nē, ir, ka tu nevis sāc, bet ka tu noroji nost vienā brīdī. Un, ja tu noroji nost, varbūt tev kaut kas krīt, ja, tad varbūt ir, varbūt, kad nē. Un tāpatās ar visu to mēs uzskatām, ka mēs fermas līmenī to izmērīt grūti. Pēc būtības mēs skatāmies uz tabulām, prasām speciālistiem un mēģinām ar viņiem uzticamies un strādāt. Jo tas tāpat kā man kāds saimnieks atceros, kā šitam būlim baigi labās meitas, kur man 10 gabals, viņš labs būlis, man 10 meitas pasties, kādas viņas ir, vai ne? Es saku, man pilnīgi nav, kādas tās meitas ir, vai ne? Es skatos tajās 1000 tabulās, kur ir kaut kāda kalkulācijas, man pilnīgi neinteresē, kā viņas dabā izskatās, ja? Jo es uzticu tam zinātnei un tā tālāk, un es tagad sākšu kaut ko uz aci te vērtēt, ja? Tas nebūs nopietni. Labi, ir kaut kādas lietas, ko tu vari, bet vairāk vai mazāk tas ir analīzes. Mēs salīdzinām šos te, mēs ejam cauri šīm tabulām un mēģinām izmocīt ārā šīs attiecības, pie kuras cenu attiecības varu kaut ko citu barības alternatīvu nopirkt vai vēl, vai kaut kādu, teiksim, tur, citu šos te izdevumus, ko tu dari, vai ko tu vari pamainīt. Un līdz ar to, ja tu zini, ka tev vajadzēs to un to barot, tad nav svarīgi, tev jautājums tikai, kas ir labāks, ja? Pieķeroties pie šā, cik esat fani par fiksācijām, rapsi, sojas, cik ilgiem periodiem? Šis ir labs. Jā. Mēs kaut kur sākām soju, mēs kāds gadus jau 5 vai cik pērkam tur pataisnā no kuģa, ja, bet varbūt vairāk 7. Bet kaut kur sākumā bija tā kā nofiksēja, un tad baigi uzskrēja augšā, jutos baigi, super, vai ne? Labi, teiksim tā, labi, es arī iepriekšā dzīvē tur kaut kur strādāju biržā, bet viņš sapratu, zinu to, ka tie psiholoģiski efekti tādi ir, vai ne, un tad ir reiz ritīgi novinnēja, ja? Un tagad, kad nokrita zemē, tur Trumps un viss pārējais sojais, pirms kāda jau pusotru gadu, tur pie 400 jau bija, un pirms tam bija 500 un pāri soja, vai ne? Jā. Fiksēja līdz gadu uz priekšu gadu, un viņi nāk uz leju. Ja es pusotru gadu apmēram mēs esam pirkuši par kādiem 20-30 eirīšiem dārgāk vidēji nekā tirgus, tikai tāpēc, ka es fiksēju uz priekšu, jo man liekas, ka zemāk viņi vairs nevar krist, viņi var tikai aiziet otrā virzienā. Trump par zemu novērtēja, joprojām. Bet tā fiksācija, mēs mēģinām fiksēt tad, ja kaut kas liekas, kad ir tā kā šobrīd, piemēram, ka viņi ir tā kā zemāka nekā vajadzētu būt. Citādi iespējams, ka nav lielas starpības, vai tu fiksē vai brauc pa spotu vai ne. Galvenais nemēģināt uzmanēt tirgu pārāk.
Sarežģīti šobrīd. Jā. Edgars? Jā, šobrīd sarežģīti to tirgu uzmanēt. Mēs tāpatās esam vinnējuši ar fiksētu cenu, kad fiksējām rapsi, man liekas. Uz cik ilgiem periodiem? Jo tas ir viens 6 mēneši mēs toreiz fiksējām. Mēs pirkām 384 eiro, ja nemaldos, un vidējā tirgus cena bija kaut kāds 600. Bija viens brīdis tāds, ka kāpa soja kosmosā, rapsis kosmosā. Mēs Uz kādiem gadiem dažiem. Jā, pāris gadus 2-3 gadi man tā šobrīd, jā. bet bija jau kaut kāds brīdis, arī, kad tu to tirgu mēram varēja saprast, kas tā kā te kustās. Šodien jau tu to īsti nevar izprast, kur tas viss ceļās un kā tas viss krītās. Viens parunā, hops, cena lejā, otrs parunā, hops, cena augšā. Nu, tad tu nevar saprast, kurš te mums no tev. Raps vispār var nofiksēt. Tā kārtīgas priekš. Raps, man liekas, tu tāds vispār bardeks tās lietuviešu. Visam jau šobrīd. Nē, soju it kā ir tur, kur nofiksēt. Kuģi atnāk. Arī soja jau tieši. Nē, bet tur ir fiksēta. Nē, nu, man vismaz ir fiksēta. Protams, ja viņi vienā brīdī teiks, ka viņi neko nezina, tā, bet man soja, kā mēs gadus priekš fiksējam, piemēram. Soja ir baigi nokritušies, un tagad viņi vēl krītas, un es ko brīnos to, kad ir atsevišķus neminējuši vārdos. Atsevišķi izplatītāji, viņi zem pat to, ko citi zem spotu, kas ir. Viņi vēl lētāk var nodot, jo man liekas, tāpatām, kā viņi parasti bija pieredzi, atnāk kuģis, un tad viņi visi vienkārši izdala. Jā. Nu, man tā liekas, tagad ir parādījusies, kaut kam ir parādījies atsevišķi kuģis. Viņi kaut ko kristī, kaut ko tur jautājums, kas tur iekšā. Nē, nu jā, bet tāpatām tā situācija tāda neordināra, to, kad reāli ir kaut kā tā cena, kas neiet pēc līguma, un tāpatām kāds var vienkārši vēl apakšā. Nu, jautājums, kas tur iekšā vēl bieži vien, jo viena lieta, ko mums vajadzētu tik galā par šitos runāt, kas man vienkārši tracina, tur, vai tie būtu 100 tonnas vai 1000 tonnas, mēs tur ar certifikātu. Ja tie būtu graudi vai raps vai soja un tā tālāk. Labi, sojai vajadzētu būt, kuģis, tā, ticam daudz maz, jā, bet tas, ka tie tirgotāji lielos apjomos, viņi nekaunās tirgot bez certifikātiem, bez analīzēm. Certifikāts ir, bet analīze, bet certifikāts ir tik, vai ne? Nu, teiksim, tur apsim, tu nostaigā 30 līdz 40. Man pēdējā specifikācijas tā. 30 līdz 40. Malači. Jā, tieši tāda kāda jēga viņai, vai ne? Malači. Un tad es taisu. To zemāko, 3 pēdējo reizi. Jo normāli, ka viņi būtu uztaisījuši analīzes, un nekur analīzes, mums visiem ir, tas mums taisa, netaisa, un tur... Ja, man liekas, tur viens, kāds tev vajag, tev šitā, kas tev augsts, pie kāds tev kāda rapša, tas ir par... rapsiem, teiksim, man ir pa soju, nu, bet vajag, man liekas, nestaigā soja. Soja proteīna nestaigā. Ir tā bijis, ka tā staigā proteīna. Soja, man liekas, ka ir diezgan konstanti. Tik izteikti, nē, bet rapsim ir ļoti izteikti. Jā, mēs tev ir tik labs 3,8, ņem aiziet 27. Bet mēs arī tur taisījām arī tur šķīstošais, un kas tur vēl tur tos smalkākus, tos proteīnus, kas nu jau maksā kādi 130 eiro tā analīze, mums jāglā lēšanas to netaisa ātro, un tad tu beigās, nu, jo tur ir baigā starpība, vai ne, un tas ir muļķīgi, ka mums jātaisa katram atsevišķi, nevis kaut kādā tur to varētu centralizētā veidā, vai pieprasīs mazliet tie ražotāji tiešām uztaisa reizi mēnesī vai kā. Tu nedari. Nu, tas ir mūsu tāds neorganizētības tāds rezultāts. Jā, tas pats, es savā ziņā esmu tāds prasīgs pret sevi, prasīgs arī par citiem, man arī daudz lietas nav saprotams, kā var, piemēram, tā kā sarunā, preci ir, un tā preci var nebūt 3 dienu laikā. Tas tā normāli, tagad pēdējā laikā, man liekas, tas ir normāli. Nē, tas nav, ja tā ņemams globāliem apmēriem, kāds viss ir attīstījies, gan ar piegādēm, loģistikām, vispārējais, uz ko iet pasauli, tad mēs atkal tur esam, atpakaļ. No Lietuvas fūru man ilgākais ir braukuši, man teiks, 4 dienas. Cik? 4. Bet teicu, ka es jau ceļā. Klausies, kur tu tikko uzkrāvās, būs pie tevis vakarā. Tu varēsi izkrāt, labi, sēžu gaidam. Nav, labi, nākšu dienas. Kur ir? Karuseli speciālists atsaukšu no Dānijas, samaksājuši biļeti ar Baltika atlidoju. Atrada problēmu, viss notika, un pēc tam vietējie saka, bet mēs jau arī to varējām izdarīt. Bet pēc tam, kad cik pusgadu prasīja, vai ne? Šitā ir cita tēma, šeit man ir daudz ko teikt. Šitā ir cita tēma. Tev sāpīgāk pēvatīgs. Jā, kad inspektoram ir jābūt man, un tad jāpasaka, kas ir jādara. Tad labi, tam nepieķeramies šodien. Noteikti ir bijuši arī kaut kādas kļūdas. Noteikti dārgākas kļūdas, piemēram, vai varat nosaka kaut kāds, kas ir bijis slikti lēmumi, varbūt, lai pamācās citi, kā varbūt nevajag darīt, un kas var izmaksāt dārgi. Vai nav tāda lēmuma? Nē, ir. Nosaucam vienu vismaz, lai viens ir ar barošanu cietstāvis. Mēs esam tik atvērti bijuši progresam, tik griboši sasniegt, ka mēs esam gan kā kādreiz bija pirms atnešanās sen apakaļ pārbarojām viņus, kas uz Prāga augšā. Tad mēs uzmekām uz saucamo badināšanas režīmu, viens dānis atbrauc, kurš teica, ka rekur tev būs viss labi un nebūs nekāda problēma. Un tiešām uzlika ierobežoto pārtiku, vai ne, kas bija. Un pēc tam uztaisa analīzes, asins analīzes aizsūtas kaut kādu Skotijas laboratoriju, un tad tie saka, tev jādod vairāk.
tas saka, ne, tev jādod mazāk, un domā, nu varētu tā kā, bet tikai 180 grādi eksperti. Tā kā, ne, un domā, ko darīt, ja. Un otrs arī, par fermu plānošanu arī paši esam kaut kādus, teiksim, tur, piemēram, koridoru savienojuši uztaisījuši, kur projektētājs it kā bija tur Salvāvens kantoris, bet neizdomāja, ka tur nevajadzēja tos stabus vidū, ka varēja vienkārši uzlikt pārsadzi. Nu, kaut kādas lietas, kas arī tur pieminēja arī cits lielo fermu, ne, no projektēšanu tur vajadzētu visiem ieteikt braukāt, skatīties, uzrunāt tos projektētājus, no savām kļūdām mācīties. Un, jo pēc tam tu staigā nākošos 20 gadus un tur stum un ņemies. Un, teiksim, lielas daļas mums esam trāpījuši, bet jā. Kaut vai, ko es lielāko novērojos, lielākā kļūda, kad uzceļ visu kaut ko jaunu, bet īpaši kaut kādām jaunloku novietnēm arī slaucam, pat neizdomā, kā iztīrīt to visu. Beigās, ka tā tīrīšana aizņem 2 dienas, vienreiz nedēļā. Nu, tad ir... Globāli, jā. Bet tas ir regulāri. Šis ir viens, es teiktu, no populārākajiem. Un, piemēram, ka tas cilvēku resurs, kā to izdarīs, kā tur strādās, tas netiek pārdomāts, un ko, kā Uldis arī teica, reāli 20 gadus pēc tam arī pārmaksā. Bet tas tāds klasisks tādam fermerim, tu paprasīsi, ja jaunā kūtī, teiks, tu labi te gos, jā, labi, tu šitā, un pēc tam tu saka, bet klausies, mēs te 3 dienas tīram. Jā, es arī, jā, bet, nu, tas... Tas mums ir raksturīgi, neatzīt šīs kļūdas. Nesākam, jā, to zādi. Jā, šis ir viens labi. Visiem viss ir labi, vai ne? Jā, protams, tas ir tā kā Instagramā, loģiski, tu nedalies ar slikto, tu dalies tikai ar labo, jo visi nosaka rezultātu, cik tu esi labs, cik tev ir liels rezultāts. Nu, kas ir bieži vien relatīvs, nu, ja tā paskatās dziļāk tajā visā, bet vismaz tās tendences, nu, pēdējos 5 gados ir izteikti to, ka jau tas fokus, tranzīta periods, cietstāvošā. Zin kā, sanāk bija tā, ka maksimālais komforts, smiltiņas, sālum, dziļās guļvietas slaucamām, un tad tu pasties aizved tev pie tām cietstāvošajām sklozapiņām. Gos stulbā, ko tu dod vēl pienu? Nu jā, bet tā ir. Nu, zin kā, tas tā vēstures, bet 5 gados tās tendences ir uzlabojušās. Arī esmu redzējis tos jaunos projektus, kas ir, nu jau ir jau pārdomāts, atnešanās boks atsevišķi, un tā kā tā, tas ir tā kā mazāk. Bet, ja pastāstā pabraukājot pa arī Lietuvu, tas Lietuva arī diezgan izteikti. Un Igaunijā plus-mīnus viņi jau to ceļu ir iegājuši, un tur ir labāk. Es arī Anglijā esmu bijis. Teiksim, Anglija nav labāk. Nē, es gribēju teikt to pat aizbraukt uz Angliju, kur kā, tur nozares mērogs un nauda un viss pārējais. Tu pasties, kā viņi tur lipina. Nu, lipina, man liekas, ir labākais apzīmējums, ja? Vairumā gadījumu. Ja? Katrs ir, kā jau anglosakšiem, neatkarīgi un viss daudzas pazīmes, kuras ļoti ciena, vai ne? Bet tas, ka viņš katrs pats ir, kā saka, gudrs, vai ne? Un tad tur tie brīnumi tādi ir, ja? Un tu skaties, nu, kā varēja to visu samocīt tik ļoti, vai ne? Un tad domā, varbūt mums nav maz tik slikti, ja? Pēc tam pats viņš čakarējas tur ikdienā, vai ne? Nu, jā, tāpēc, ka tie īstermiņa risinājumi un tā ātrie, un tad tev ātri vajag arī, kur uztaisīja, vai kas atceras Francijā kādreiz bija kalna tāda augšā, ir 30 govi kūtiņa, tad ir jo, nu, tā plānojams, tad ir blakus 50 un tad ir blakus 100, un līdz ar to 3 reizes jābrauc cauri, 3 reizes viss jādara, jo kaut kad sākumā, nu, likās, ka šito pietiks, vai ne, un viss, kas tur bija jādara savādāk, bija sākuma plānojums, jā. Un tas ir tas sākuma plānojums. Es teiktu, ja viena lieta, kas mums ir visvairāk, es domāju, arī pašas par to domājat, arī ir šis te sākotnējs plānojums tos lielos klucīšus sakrāmēt, nu, palūdziet kādu palīgā. Jā, ok. Kas ir tavs lielākais galvassāpes šobrīd? Pa vienai, Edgar? Šobrīd jau ir, nu, šobrīd viss vai viss ir ideāli? Nē, nu, labi jau nekad nebūs tā, kad droši vien nepienāks, tad tu iesēdies rutīnā, ja tev liekas, ka viss ir labi. Kas ir globāli tāds, ko tev uzreiz pateikt, kas šobrīd sāp? Jā, šobrīd ir tas, ka gribās jau par pienu cenu saņemt labi, adekvātu cauri, un tu nezini tas, kas būs nākotnē. Kas attiecībā uz menedžmentu, un tas tāds globāls problēmas šobrīd, nu, vismaz savā fermā nevar nosaukt. Šis sāp, un tagad vajag risināt steidzami. Uldi? Nu, mums ir viens no tādiem ritīgiem šo zālāju pagājušajā gadā neiesējām nevienu hektāru. Es redzēju tev kukurūzu video. Kur vilku ārā, ja? 2 traktori trešo, ja? To šauro, to izkaisīto kukurūzu. Jā, mums izslīja kukurūzu arī mums reāli izslīja kā nevienu gadu, ja 36% cieta vienā gadā, tad šogad ir 26%. Bet zālā arī tie, kas bija pat sētie āboliņi, mēs vienu daļu nevienu reizi nenopļāvām, vienu daļu pirmais pļauns bija kaut kādā septembrī, un tad viņus kaut kādā čupā sameta vienkārši, lai novāc nost, ja? Līdz ar to šogad visi viņi būs
liela daļa būs jāsēj no jauna, un tas būs baigais izaicinājums. Un tad jautājums, cerams, vai tur nebūs neizslīgs vai tūkstnesis neiznīcinās. Jā, tas tāds nedaudz bažīgi dara. Bet kopumā lobarība jau pietiks Rupjā, vai ne? Jā, bet kvalitāte ir tāda, kā vidējā temperatūra slimnīcā. Varojam pašlaik 2 kaudzes reizē, 24. gada. Uz kukurūzu noteikti mitrums 22, šitā te cieta 25, 26, ja? Nē, mitrums kaut kā 26, 27 arī ir. 28 pat varētu būt. Jā, nav tik traki, mēs tur gaidījām ilgi, bet... Stingri līdzīgi izskatās. Bet salas neliekas, ka pamainījās bišķi, kad likās, kad, teiksim, ja mēs runājam par mitrumu, ka likās, kad, slapi kukurūzi, diezgan slapi zāle arī bija. Salas nav bišķi to konsistenci mainīt, ne? Kā jums liekas? Viņš jau neizsals tik, viņš to virsējo tajos salos, viņš tur īpaši nirā, kad tu skaties, piemēram, nirā, viņš uztaisa, piemēram, viņu izsausina, bet tāpatām viņš kaut kādā veidā atlaižās, un tāpatām tas kopējais, piemēram, tās sausnes sastāvs TMRā, tur ir, es arī baigo atšķirību neredzīs. Likās tā, ka man vismaz likās gada sākumā, ka būs traki, jo, diezgan slapi zālē nāca iekšā, tā, globāli, bet tagad skaties, ka, nav tik slikti tev. Loģiski, ka viss skābes analīzēs, tas ir vairāk skaidrs, viens kā betiskābi, tur būs vairāk, kaut kāds garšķītnīs, apēdamības, bet es domāju, no vienas puses pat ir labi, jo bieži vien tas fermentācijas process pat ir ok, kad ir augstāks, nevis, ka tās temperatūras steigā tur 50 grādu tajā tranšajā, bet ko es uztaisīju, īstenībā, kas man bija brīnums, to, ka mikotoksīnu vispār 0, dons līdz 100 vienīgais. Un tas pārauga. Ko? Paspēja laicīgi nopļaut, vai ne? Decembris sākuma. Ideāli. Mēs jau oktobrī, man liekas, bija jau finišā. Bet par ko es brīnījos? Par ko es brīnos? Reāli pāraugus, mitra un tāpatām tīrs. Mēs par Donu runājot, un mēs kaut kur pirms kaut kādiem 3-4 mēnešiem beidzot mums nogājas laukšanas dienas lejā. Kaut kādiem tur bija pat augšā 220 vidējās, kaut kādiem pie 190 ir. Tagad 25. gada beigās, tas bija, iemesls bija 23. gada kukurūza, jo 23. kukurūza... Pregrēts tur vispār bija? Tur tā lieta, bija toksīni, vai ne? Un tad 24. gadā tur nenotika, un tad 25. gadā beidzot bija pārslaucenes, un tad tagad beidzot esam atpakaļ. Bet tas ir tīrē par to, cik liela, cik gara var būt ietekme, bet neko tur daudz izdarītiem toksīniem arī tur... Teiksim, tur nevarējām. Tas viena tēma, kur mums noteikti varētu gan eksperti, gan pieredze, gan vispārējais arī, gan pie šķirņu izvēlēm tu prasi, kā tur tā kā toksīni un tā kā piegādātājiem, viņi tā kā visi skatās tevi, tā kā tur no kosmosa būtu. Teiksim, tas jautājums ir, kādas jums ir valsts, cik kvalitīvs, cik liela iespēja man iedzīvoties toksīnos, nevis citiem dēļ, bet tāpēc, ka ģenētika nav tā labākā, jā, un tāds jautājums, kas tas tāds ir? Kur tonnas no hektāra varbūt kaut ko tur pateiks. Jā, tonnas no hektāra, tas ir stulbākais, ko arī es vispār brīnos, kad vēl tā nerēķina sausnā, bet sausnes kilogramos, bet tonnās no hektāra, ka tur vispār tu nesaproti beigās, cik tev tur ir atlikums tajā tranšajā. Tur ir tāds mistisks skaitlis, nenorēķinot vēl fermentācijas zudums, UTT, tas ir labi, tas ir cits tās, bet ko es no sevis gribēju pieminēt, kas man piemēram lielākās šī gada problēmas ir noteikti arī Rupjā lobarība, numur 1, tā visa salāgošana, puslola robotizācija, to visu kopā ar robotizāciju un tām visām lielajām pārmaiņām, tas ir kaut kādā veidā izaicinoši, bet kopumā tas gads, ja nebūs kaut kādas kataklizmas, un es domāju, beigās ir diezgan cerīgs un arī veiksmīgs. Kas būtu tāds kaut kāds viens no jūsu ieteikumiem, lai uz ko vajadzētu fokusēties ilgtermiņā, lai strādātu? Ir pamat kaut kādi pilāri, loģiski, kad ir kaut kādi tie pilāri par to, kad dzīvnieku labturība, ēdināšana, kaut kāds pamatās nostādes komforts, kas ir tāds varbūt bišķi niansētāk, no kas būtu tas fokus punkts, lai kas varētu būt tāda veiksmes atslēga vai kādam, ko paņemt no jums? Es domāju, šo pašu formātu, ko mēs pašlaik sēžam, un atceros, ka kaut kad apakaļ bijām Īrijā, tur sen apakaļ kādām tur lauksnēm lietām lobēt, ka viņi teica, konsultē, kā viņiem tur ir ļoti spēcīga lauksnētas organizācija, šodien labi atstrādāts, vai ne, ka viņiem vislabākais, kā darbojas viss tā konsultācija, progress, vispārējais, kad ir šī te kaut kāds konsultants un zemnieku grupa, kad ir grupā šī te, nevis kāds tev lasa lekciju, bet kad ir diskusija, un kur tu dalies, un kur tu esi gana komfortabls, lai dalītos, un tā. Un tas tad to progresu vislielāko, un es domāju, ka tas varētu būt vērtīgāk nekā visas šīs pārējās lietas, vienkārši
sameklēt sakarīgus kolēģus, ar ko regulāri salīdzinoši satikties, diskutēt un šos jautājumus risināt kopā, nevis katrs savā, ka tev tvaiki nāk ārā pa galvu. Tieši tā, ko esmu pamanījis arī, kāpēc man ir varbūt pret, īsmā arī tas pamata nostādījums bija, kāpēc šis viss šodien arī ir tas, kad ir cilvēkiem, zin kā, tu aizbrauc uz kaut kurien konferences, seminārs, bieži vien paņem to vienu kaut kādu. Šādā lokā, tajā vienā stundā, tas viens cilvēks var iedot tos nuggets, tos zelta kaut kādas tās lietas, ar ko padalīties, un kas reāli kaut ko vienu lietu nomainot, varbūt, vai bišķiņu to perspektīvu pamainot, un tas var vispār pavisam izmainīt, arī globālākas lietas. Jo viss jau atkarīgs no cilvēka lēmuma, vai tas būtu īpašnieks vai vadītājs. Tieši tā. Globāli attieksme un menedžmenti, ko mēs varam mainīt. Un tu kaut vai esi farmā, ja tu nostājies citā vietā un pasties uz to, un tu vienkārši atvērt prātu, tu redz daudz vairāk, tu saproti daudz vairāk. Un tas ir tas, kas man liekas jāpaņem, kam jāfokusējās. Teiksim, jāsaprot, ka tu vari savākt, cik labu barību tu gribi, var sataisīt, cik labu ģenētiku tu gribi, bet ja tur nebūs menedžmenta, tev nesanāk. Taču nesanāks. Jo tas iet viss kopā, viens bez otra neiet. Manā skatījumā, fokusējamies, izkāpjam ārā no praktiskā latviešu, pajautājam kolēģiem. Es domāju, šobrīd mēs esam diezgan atvērti, un daudz cilvēku tur paiziet pajautāt, kā tev tas iet, kāpēc tev tā vai šitā. Un mēs diezgan atvērti runājam par tiem jautājumiem. Tā kā menedžments, ejam ārā no savas ikdienas, parunājam ar kolēģiem un uz augšu. Jā, un noslēgumā arī viens mans, uz ko būtu fokus, noteikti iet vienmēr uz mērķi. Tas ir nosprost tos mērķus savā ziņā nesasniedzams, bet reāli pārredzams. Un ko līdz tu uzliec fokus cilvēku, to, ka tas rezultāts ir neizmērojams. Sliktākais ir strādāt bezmērķīgi un cerēt uz brīnumiem, bet es esmu pilnībā tāds karoga nesējs tām lietām, kad īpaši ir kaut kāds fundamentāls problēmas, atrodot īstos cilvēkus, kam saliekas tas viss kopā, tu to rezultātu vari sasniegt, varbūt, ko tu gribēji 10 gados, bet varbūt pat 2 gados. Un tas būtu mans arī novēlējums strādāt reāli uz rezultātu. Ikdienā, katru dienu un prasīt arī rezultātu no citiem. Paldies visiem!